Labdien! Labdien! Un šodien tātad kārtējā praktiskā nodarbība. Un šodien tātad turpināsim mūsu šo lielo darbu. Un šodien mums ir tas brīdis, kad mēs sākam veidot pakalpojumu vides pilnveides plānā paredzēto šo te, pakalpojumu pārvaldības pilnveides plānu, pašu pilnveides plānu, ja? Tātad individuālu plānu veidošanu. Tas ir 3. posms. 1. posms atgādina bija esošās situācijas novērtēšana. 2. posms tātad atkarības un cēloņi. Šis ir noslēdzošais posms, pēdējais, 3. Lūk, ļoti labi. Joprojām situācija šajā attēlā nemainīga. Mums joprojām ir 139 pilnveidojami jautājumi, jeb rindiņas. Un šodien mēs sāksim tātad veidot pilnveides plānu. Sākumā, kā parasti, es atkal mazliet pastāstīšu, kas te ir redzams un kā vispār to darīt. Pārbiņā sagatavē, tad jau ķersimies klāt. Tātad sagatavē. Ko mēs šeit redzam? Pirmkārt, sāksim atkal mazliet par rindiņām. Un tā, atceramies, joprojām ir 3 grupas, ko mēs vērtējām, bet tagad vertikāli kolonas. Plānu mēs varam veidot 2, faktiski veidos. Kā ērtāk vai kā labāk. Tātad, kā ērtāk vai kā vieglāk, to ceļu mēs droši vien neiesim. Mēs iesim to ceļu kā labāk. Un tas nozīmē, ka mums būs jāņem vērā plānojot arī viss tas, kas ir iepriekš novērtēts, arī šīs te atkarības. Kā vieglāk, tad būtu tad, ja mēs vienkārši neņemot vērā atkarības, sapildītu datumus, un aizpildītu, un tas būtu viegli un ātri. Mēs gribam labāku plānu, tādēļ būs mazliet jāpadomā un mazliet sarežģītāk būs. Un tā, izejot cauri vispirms šīm te kolonām, kas tad ir plāna sadaļām. Es atvēršu vaļā arī kādu no apakšējā līmeņa rindiņām, lai būtu labāk uzskatāmāk redzams. Lūk, un tā, pirmkārt, ja runā par plānu, tad pirmā kolona, kas attiecas uz plānu, ir pilnveides prioritāte. Pilnveides prioritāte nenozīmē secību. Prioritāte drīzāk nozīmē svarīgumu. Cik svarīgs mums liksies šis te konkrētais pilnveides pasākums. Ja? Tātad nevis secība, svarīgums. Tā ir pirmā. Svarīgumu tātad ir šo prioritāti mēs varam ierakstīt kādu tikai gribam. Ja? Tātad no 1 līdz 2. Pirmā ir pati augstākā, un var arī tos darbiņus novērtēt, un ierakstīt arī zemāku prioritāti. Lūk, tā kā tas bija pirmais. Prioritāte. Nākošais 2 kolonas. Lūk, kas tad ir šai plānām? Pirmkārt, tie termiņi. Abas kolonas ir termiņi. Pirmais - uzsākšana vienreizējām darbībām. Vienreizējais tas ir tāds mazliet divdomīgs vārds. Šeit ir runa par darbībām, kas notiks vienu reizi, kas neatkārtosies. Ja? Un tātad kaut kad mums šādas darbības ir jāuzsāk. Teiksim tā, projekta sākuma termiņš, tā varētu teikt. Ja? Lūk. Un līdz ar to uzsākšana. Tas ir netipiski, parasti plānos, darba plānos mums nav uzsākšanas datums, parasti ir tikai beigšanas datums. Mums ir svarīgi atzīmēt arī uzsākšanu. Es jau iepriekš to minēju, atkārtošu. Svarīgi tas ir tādēļ, ka uzsākt mēs bieži vien varēsim tikai tad, kad būs izdarīts kaut kas cits iepriekš. Ja? Lūk, tādēļ mums ir svarīgi arī šī te uzsākšana atzīmēt. Tas ir pirmais termiņš. Otrais termiņš - pabeigšana šīm vienreizējām darbībām. Tas nozīmē, ja mums ir darbības, ko mēs kaut kad varam sākt un kaut kad arī pabeigt, tātad vienreizēji veicama darbība, tad šeit mēs ierakstīsim pabeigšanas termiņu šajā kolonā. Savukārt, varbūt arī situācija, kad mēs uzsāksim kaut ko nebeidzam. Piemēram, piemērs lietai, ko var sākt un ko var pabeigt,
procesa izveide, ja procedūras aprakstīšana. Mēs kaut kad viņu sākam šo procedūru aprakstīt un kaut kad beidzam. Tātad 2 termiņi. Savukārt, ja mēs runājam par tādu lietu kā nebeidzama darbība, piemēram, mēs sāksim vērtēt klientu apmierinātību. Skaidrs, ka mēs kaut kad sāksim to darīt, un mēs to nekad nebeigsim. Ja? Mēs mūžos mērīsim šo te klientu apmierinātību. Tur nav beigu termiņu, nevar būt. Ja? Un tādā gadījumā šajā kolonā mēs rakstīsim šādu sākuma termiņu nebeidzamām darbībām. Lūk, tā ir niansīga, tā jāatcerās šiem te 2 termiņiem, ar to atšķirās. Formāts ir norādīts, lūgums ievērot arī šeit norādīto formātu, jo ir formulas, kuras nepazīs citādi ierakstītus datumus. Ja, tātad ir formulas, kas kaut ko rēķina, kas kaut ko parāda, tādēļ ir svarīgs arī formāts. Piemēram, kas mums šodien ir? 19, 11, 20, 24. Lūk, bez punkta, kā jūs ievērojat. Ja? Kādēļ, lūk, te jau uzreiz parādās kaut kādi datumi. Šeit es ierakstīšu, piemēram, 25 punkts, 11 punkts, 20, 24. Lūk, ja? Tātad šeit viņš rāda vecāko datumu. Šeit līdzīgi. Tā kā šādā veidā darbojamies ar datumiem. Tālāk. Pilnveides status. Lūk, un te pilnīgi visām rindiņām sākotnēji vienādi. Tad, kad mēs sākam plānot kaut kādu pilnveidu, vai rindiņai, kas neatbilst, vai rindiņai, kas atbilst daļēji, tad pilnveides status tajā brīdī vienmēr ir neiesākta. Un tas būs jāliek visās rindiņās. Ja mēs tagad tikai plānojam kaut kādu pilnveidu veikt, tad skaidrs, ka šī brīdī pilnveida ir neiesākta. Tad, kad jūs pēc tam jau kādu laiciņu būsiet padarbojušies un kaut ko padarījuši, tad būs iesākt un beigās pabeigt, pilnveidi. Tie ir statusi, bet sākotnēji visur tā tad neiesākta. Tālāk. Nākošā kolona. Atbildīgais, un šeit es arī uzsveru, ka, lai arī par plānu kopumā atbildīgs ir pakalpojumu vadītājs, ja vadītāji šī gadījumā dace, tad atsevišķām rindiņām var būt atbildīgi citi cilvēki. Noklusējot lielākajā daļā gadījumu, te būs tā pati dace. Ja, protams, ja. Lūk, un tad tas arī ir jāieraksta, ja mēs atkārtojam, ja. Bet kaut kur var būt atbildīgs arī Andrejs par kādu atsevišķu rindiņu vai vēl kāds kolēģis. Lūk, un tad, protams, jāieraksta tas patiesais atbildīgais. Tālāk, nākošais partneri, kolona partneri. Kolonā partneri mēs ierakstam, teiksim tā, uzņēmumu, nevis kolēģi. Kolēģis nav partners, partneri varētu būt citi uzņēmumi vai iestādes, kas ir iesaistīti, šādu darbu veikšanā. Ja gadījumā kaut kur ir jāiesaista kāds partners noteiktas rindiņas, teiksim tā pilnveidē, tad šeit var norādīt arī, ja no kādas ir atkarīgs. Vēl varēja būt, piemēram, varam. Ļoti tipiski. Es domāju, ka visos plānos būs rindiņas, kur parādīsies varam. Ja? Jo, piemēram, dažāda veida vadlīnijas, apmācības, normatīvā regulējuma izveide, daudz dažādi citi, ja, jautājumi varētu būt varam. Būs kā partners, ja, kas būs nepieciešams, lai jūs varētu arī savu pilnveidu veikt. Varbūt, ja? Tā, tas ir par šo. Tālāk ir 2 rindiņas saistībā ar finansējumu. Pirmkārt, indikatīvs nepieciešamā finansējuma apjoms eiro. Ar indikatīvu mēs saprotam finansējumu, kur mēs šī brīdī nevaram vēl īsti pat novērtēt. Mums nav pamata, nav aprēķina, nav projekta, nav nekādas stāmas veidotas, bet mums ir jābūt sapratnei, ka, ja teiksim, mums kaut kāda e-lietotne ir jāizveido, tad tā varētu izmaksāt, piemēram, 10 000 eiro. Piemēram, ja?
Vai arī, ja mums ir pilnībā jāveido kaut kāda jauna informācijas sistēma, tad tie varētu būt 500 000 eiro. Ja? Un tāpēc ir, pakalpojumu vadītājam ir jābūt, pirmkārt pašam kaut kādai izpratnei par kārtu. Indikatīvs tas nozīmē kārta, lai mēs vispār saprastu, par ko ir runa, par ko rēķināties. Vai arī, un šis ir tas gadījums, kad plānojot ir jākonsultējas ar resursu kopuma vadītāju vai konkrētu resursu vadītājiem, kas ir atbildīgi par dažādām nodrošinājuma lietām, un iespējams, ka viņi jau varēs pamatotāk pateikt kaut vai tādu indikatīvu summu, no pieredzes, no līdzīgiem projektiem, no līdzīgām vajadzībām, kas varbūt ir bijušas vai nu pašiem vai kaut kādam citam. Ja? Tātad indikatīvs bez saistībām, indikatīvs finansējuma lielums. Lūk, mums ir arī roka pacelta, ja jau šajā brīdī. Jā, ir jautājums Ingai. Lūdzu, jā, labdien. Es gribētu precizēt mazliet par to finansējumu. Tas finansējums, piemēram, ir, lai mēs novērstu to neatbilstību vai lai mēs to pakalpojumu uzturētu? Nē, konkrētā rindiņa. Mēs plānojam konkrēto neatbilstību, konkrēto rindiņu. Un ja mums vajag konkrētās neatbilstības novēršanai naudiņu, finansējumu, tad to mēs indikatīvi uz pirkstiem, aptuveni, tātad ierakstam, lai pašiem būtu skaidrs. Šī nav ne tāme, ne aprēķina, šī brīdī viņi vēl nevar būt. Nav skaidrs. Tur reizēm, lai mēs nonāktu līdz finansējumam, mums vispirms ir iepirkums, konsultantu iepirkums, kur vispār var izstrādāt kaut kādas tehniskās prasības, veikt kaut kādu priekšizpēti, tirgus izpēti un tam līdzīgi. Un tas nozīmē, ka finansējums šī brīdī lielākajā daļā gadījumā, tad, kad tas būs vajadzīgs, mēs nezināsim precīzi. Mēs varam ierakstīt tik tādu aptuvenu kārtu. Bet tas ir konkrētai rindiņai, konkrētās rindiņas īstenošanai, konkrētai pilnveides darbībai. Tālūk. Dace. Jā, sakiet lūdzu, vai pie šī indikatīvā finansējuma, ja piemēram iet runa par tieši šo rindiņu, par šiem pakalpojumu attīstību plānu izveidi, un ja to dara, piemēram, es kopā ar Andreju un citu nodaļu, vai zem šī arī skaitās šī darba alga? Vai tie nāk papildus kaut kādi? Algas mēs nerēķinām, jo algas mēs varētu mēģināt katrai rindiņai rēķināt. Tam dēļ es arī tā bišķiņ par to finansējumu tieši tādās, ko mēs paši varam izdarīt. Vadlīnijas, piemēram, izstrādāt mūsu iekšējās vadlīnijas, kādus kritērijus mēs izvēlamies vai visus tos efektivitātes rādītājus un tā tālāk. Te jau nevajag nekādu finansējumu, jo tas ir, piemēram, mūsu darbs. Varbūt tā, ka šeit mēs, piemēram, neko nerakstam. Pilnīgi noteikti. Lielākajā daļā gadījumu, es jau teicu, ka lielākajā daļā gadījumu šī kolona paliks tukša. Jo, piemēram, arī šeit, jūs piedalieties iestādes plānu gatavošanā, skaidrs, ka jūs tur kaut kādā darba grupiņā ejat, pasēžat, pasakat kaut ko gudru, un palīdzat. Skaidrs, ka tā ir jūsu alga, jūsu laiks. Tādas lietas, protams, ka mēs nerakstam, jo šeit būtu runa tad, ja jums būtu nepieciešams piesaistīt ārējus konsultantus, jūsu minētajām vadlīnijām. Jūs teicāt, vadlīnijas, protams, un procesus mēs varam paši aprakstīt, paši veidot, bet finansējums nav vajadzīgs. Mēs to darām savu ikdienas darbu ietvaros par savu godīgi nopelnīto algas ietvaros, bet jūs varējāt pieņemt arī lēmumu, man nav laika, tādēļ mēs iepirksim konsultantu darbu. Tas nozīmē, ka vadlīnijas nevis es pati rakstīšu un veidošu, bet man veidos konsultanti. Un tādā gadījumā, piemēram, tur 35 000 eiro varētu maksāt šāds konsultantu iepirkums, kuri, manā vietā, izveidot vadlīnijas vai procesus vai tam līdzīgi. Lūk, tas ir atkarīgs arī, tātad vēl viena forša lieta, nianses, kam uzreiz pievērtam uzmanību. Tātad atkarībā no tā, kādu lēmumu mēs pieņemsim, jo daudzas lietas mēs varam darīt paši,
Ja mums tam ir laiks un zināšanas, tad finansējums un partneri nav vajadzīgi, bet mēs varam pieņemt arī lēmumu, tāpat rindiņā, ja? Tas ir mūsu lēmums, ka mums nav vai nu zināšanu vai laika, mēs piesaistam partneri, tad lūk parādās šeit partneris, un tad šeit parādās arī, partneri mēs arī nezinām, ja, kamēr konkurss bieži vien nav noticis, to mēs varam vēlāk ierakstīt. Tad darbs jau ir, sākts faktiski, ja, kurš partneris to dara. Un tad var parādīties gan partneris, gan arī sākotnēji kārta indikatīvs finansējums vēlāk. Tad, kad partneris to darbu uzsāk, tad jūs varat precizēt, gan ierakstīt partnera nosaukumu, gan arī jau precīzāku summu. Ja? Jo atceramies, šie plāni ir dzīvi. Mēs viņus varam papildināt, aktualizēt jebkurā brīdī, kad mums to vajag. Sākotnēji aptuveni, pēc tam laika gaitā viņi var palikt arvien precīzāki, arvien vairāk atbilstoši patiesajai dzīvei. Lūk, ja, tas jāņem vērā. Lūk, tas bija par šo te finansējumu. Jā, mums ir vēl Inga jautājums, lūdzu. Ja es mazliet par tiem partneriem vēl gribēju precizēt. Piemēram, ja es savu pakalpojumu, tā kā ieviešanai vai realizēšanai izmantoju datus personu datus no PMLP vai uzņēmuma reģistra, vai tie man skaitās partneri? Pakalpojumu nodrošināšanai un sniegšanai noteikti, bet tas ir kaut kas cits. Šeit mēs runājam par konkrēto pilnveides rindiņu. Ja pilnveidei, lai mēs sāktu, lai mēs novērstu kādu neatbilstību, pilnveidi attiecās uz neatbilstību novēršanu attiecībā pret politiku. Ir politika, mēs vērtēšanā konstatējam, kaut kas tur neatbilst, vairāk vai mazāk, un mēs šo neatbilstību gribam novērst. Ja mums šīs neatbilstības novēršanā vajag partneris, tad ierakstam. Bet pakalpojumu sniegšanai vai tādām lietām, protams, ka nē, mums var būt daudz dažādi sadarbības partneri, gan kā sniedzēji, pakalpojumu sniedzēji, gan arī pakalpojumu piegādātāji, bet tas jau ir cits process, tā nav neatbilstība novēršana. Šeit ir konkrēta rindiņa, konkrētas neatbilstības novēršana, kurai var vajadzēt partneris, kurai lielākajā daļā gadījumu nevajadzēs partneris tomēr, ja? Tie būs atsevišķas rindiņas, visdrīzāk būs tādas, kur partneris vajadzēs. Bet ir runa par neatbilstību novēršanu, nevis par pakalpojumu sniegšanu, nevis par pakalpojumu nodrošināšanu. Piemēram, lai es varētu savu pakalpojumu sniegt, man ir nepieciešama informācija no citas iestādes. Ja? Protams, ka tā nav neatbilstības novēršana, tā ir vienkārši ikdienas darbība pakalpojumu sniegšanas gaitā. Lūk, tā kā tas nav tas, ne. Vai es atbildēju, Inga? Jā, paldies. Tas man bija jautājums. Varbūt es tad pie uzreiz pajautāšu nākošo. Tad, kad mēs šeit plānojam par tām summām arī skaitoties, ko līdz mums pakalpojums, tā rindiņā ir atbilst, tad mēs to summu dzēšam ārā, tad, ka mēs viņu novēršam. Jā, jo pilnīgi. Un to visu pārējo. Jā, ļoti labs jautājums. Jo aktualizējam, jo mums ir summa vajadzīga neatbilstības novēršanai. Pilnveidei neatbilstības novēršanai. Tā ir brīdī, ka neatbilstība ir novērsta, un tad mums to summu vairs nevajag. Te gan es atkal, te ir varianti. Kā jūs paši gribat? Jūs varat atstāt vēsturiski, ja? Lai paliek tā summa un partners, lai jūs vēsturiski varētu redzēt, cik tad, kas tad bija partners, un otrkārt, cik tad precīzi bija tā summa. Pat tad, ja statusu jūs nomainat uz pabeigt, ja? Status nomainās uz pabeigt, un šeit paliek gan partners, gan arī, jau precīzi zināma summa, cik tad tika izlietots. Var darīt gan tā, gan tā. Es pat nezinu, visdrīzāk es tomēr, ja tas būtu mans plāns, es visdrīzāk atstātu gan to partneri, gan summu. Kaut gan summa vairs nav vajadzīga, ja? Bet viņa paliktu kopējā summā, jo šeit augšā, ievērojot, rēķinās kopējā summa. Un ja mēs šeit atstājam summu, tad mēs arī redzam, cik tad mums izmaksā varbūt tā pilnveida kopumā. Visas rindiņas, ja? Ja mēs, tā kā te var būt, tāds vēsturiskais skatījums, tad atstājam, vai arī aktuālais skatījums, cik mums vēl
ir vajadzīga nauda. Ja? Tādā gadījumā, tad, kad ir pabeigta izdzēšana, un te mums rādās tikai, cik vēl joprojām nepieciešams, lai turpinātu šo pilnveidu. Tā kā šeit ir divi varianti, jūs varat savā plānā izvēlēties vienu vai otru variantu, kurš jums liekas mīļāks, teiksim tā. Tur ir brīvība. Pieļauju, ka atbildēju. Es vēl mazliet pajautāšu. Un tad tur, kur ir tā esošā situācija atbilst, tad no tām pilnveidas kolonnām mēs nepildam nevienu ierakstu, ja? Jā, protams, nav jāplāno. Es kādreiz runāju, tā tad atkal. Tur, kur mums atbilst pilnībā, mums, it kā viss atbilst. Nav nekādu neatbilstību. Līdz ar to šī te neatbilstību novēršana nav nepieciešama. Tajās rindiņās mēs neko neplānojam. Tās rindiņas mēs atstājam tukšas. Var pat viņas nofiltrēt, jo mēs jau varam arī šādu lietu izdarīt. Tūlīt parādīs. Tātad pašlaik mums ir rindiņas, kas atbilst, ir rindiņas, kas neatbilst, un var jau izdarīt arī tā, ka šeit atstāt tikai tās, kas atbilst daļai vai neatbilst. Un tad tas plāns jau paliek šāds, ka nekā zaļa te vairs nav, nekā pelēka arī šeit vairs nav. Ja jūs redzēsiet šajā vietiņā skaitlīts 139, ir palikušas tikai 139 rindiņas, nevis 256, kā bija sākumā, 139. Tā kā var arī šādi nofiltrēt un strādāt tikai ar tām rindiņām, kur neatbilst vai atbilst daļai. Tā kā arī tāda tehniski iespēja ir. Es atkal noņēmu filtru, līdz ar to 256 rindiņas. Bet, Tā, tas bija par partneriem summām un iespējamais finansējuma avots. Šeit vēl pie finansējuma, atkal var būt jau sajūta, priekšstats, iestrādnis, vai plāns, ja gadījumā ir nepieciešama nauda, tad kas varētu būt avots? Budžets teorētiski var būt kaut kādi no Eiropas finanšu instrumenti, ERAF, ANM, ir vēl dažādi citi projekti, ir arī dažādu citu valstu instrumenti, Norvēģijas, cik es zinu, ir kaut kādi rīki, finanšu rīki, ar ko var darboties un tam līdzīgi. Tas nozīmē, ka šajā te kolonā, ja jums ir plāns vai doma par to, kur tad ņemt to naudu, tad arī to šeit var atzīmēt. Vēlāk, tad, kad jūs jau rakstīsiet projektu iespējams vai vēl kaut ko pieteikumu, tad jūs jau varēsiet ļoti precīzi šeit norādīt gan programmu, gan numurus, gan identifikātorus un tā tālāk un tā tālāk. Tātad precizēt. Atkal, mēs ejam no tāda aptuvena uz precīzo. Sākotnēji stādot plānu tātad aptuveni, un vēlāk jau darba gaitā mēs varam aktualizēt un ierakstīt jau ar vien precīzāku informāciju konkrētai rindiņai. Tā kā tā. Tas ir par kolonām. Un piezīmes, pēdējā kolona, kas ir piezīmes, šeit, protams, ka kaut kas jau ir ierakstīts, kolēģi ir sarakstījuši, arī jums droši vien pēc vērtēšanas un cēloņa apzināšanas jau būs kaut kas sarakstīts. Piezīmēs, protams, var vēl kaut ko papildināt un ierakstīt katrā no rindiņām pēc nepieciešamības. Protams, mēģinot pēc iespējas īsāku un mazāku, lai tas plāns galīgi neuzpūšas, lai tās rindiņas vēl ielien vienā ekrānā, viena rindiņa. Tā, tas bija par kolonām, ko es gribēju paskaidrot, tātad pašlaik mēs varam arī izdzēst visas šīs lietas, ko es te pagūšu sarakstīt. Demonstrējot, paliek tīra rindiņa. Tas ir par kolonām, kas kurā kolonā ir jāraksta. Un šādi varētu būt arī pietiekoši, ja mēs apmierinātos ar to vienkāršāko variantu. Nevis labāko, bet kā vienkāršāk darītu. Tad mēs vienkārši tagad ņemtu un šādi tās rindiņas arī pēc kārtas aizpildītu. Mēs ignorētu savstarpējās atkarības. Un tagad par atkarībām. Ne par velti mēs to darījām. Tātad ir skaidrs, ka, lai es varētu pilnveidot kādu konkrētu rindiņu, šī rindiņa
ir atkarīga, var būt atkarīga no citām rindiņām. Kā mēs redzam, tad šī konkrētā rindiņa ir atkarīga no 2 rindiņām, kas ir saistītas ar spējām un resursiem, un 1 rindiņas, kas ir saistīta ar uzdevumiem. Nākošajā rindiņā, kā jūs redzat, 3, tātad 3 spējas, ir cēloņi, kāpēc mēs kaut ko nedaram, un 3, varbūt neizpildīti, jeb nepildīti, neveikti uzdevumi, kaut kādi citi, ja? Kas varbūt traucē mums, ko te rindiņu, ko te pienākumu veikt, ja? Tā kā tās ir tās atkarības. Un tagad mums iespēju robežās, ja mēs gribam labāk, tad iespēju robežās ir jāņem vērā arī šīs atkarības. Pēctecība, secība. Kādā secībā mēs ko vispār varam pilnveidot? Kad mēs varam uzsākt kaut ko pilnveidot? Lūk, tā kā tā ir tā būtiskā lieta, ja mēs gribam to plānu tādu objektīvāku un ticamāku izveidot. Ja? Tā tad atkarības. Tagad par atkarībām. Vispārējais ieteikums. Sākt plānot no apakšas. Nevis tā, kā mēs vērtējām uzdevumi, pilnveidas nosacījumi, pakalpojumi, bet sākt ar nepieciešamām spējām un resursiem. Mums ir jāsaprot, ja, kad mums būs noteiktas spējas, kad mums būs noteikti resursi, un tikai tad mēs varēsim sākt veikt kaut kādus uzdevumus un pilnveidot savus pakalpojumus. Tātad augšējās 2 grupas būtu jāplāno pēc šīm te. Vismaz jāmēģina. Jāapskatās, ja? Te var, protams, rasties arī tāda situācija, sarežģīta situācija, ka veidojās tāds noslēgts burvju aplis, ka, lai mēs kaut ko pilnveidotu, mēs esam atkarīgi no kāda cita, un to citu mēs nevaram pilnveidot, jo esam atkarīgi no šī konkrētā, ja? No šīs konkrētās rindiņas. Tad ir jāskatās, ja? Ja gadījumā kaut kas tāds gadās, tad ir jāpārauj šis aplis, jāpieņem lēmums, kura no tām 2 lietām tomēr būs pirmā, ar kuru sāksim, ja? Tā. Un ir vēl viena lieta. Katrai no šīm rindiņām ir ietekme redzama arī uz citām sadaļām. Tas nozīmē, piemēram, parādīšu tagad to pašu nodrošinājumu, spējas un resursus. Lūk, kā mēs redzam, tad kompetences ir atkarīgas no 3 citām spējām vai resursiem, toties ietekmē 63 rindiņas. Ja mēs atceramies, mums kopā ir 139 rindiņas, kur ir nepieciešama pilnveida, tad 63 rindiņās mums ir atzīmēts, ka nav pietiekošas kompetences. Tāpēc mums ļoti būtiski ir pievērst uzmanību šādiem čempioniem iekavās. Ja? Viņiem ir vislielākā ietekme. Un tas nozīmē, ka viena no pieejām, jeb loģiski būtu, ja mēs, protams, ka mēģinātu vispirms pilnveidot, sākt ar tām lietām, kuras pēc tam ietekmēs visu pārējo. Jeb daudz ko pārējo, ja? Tātad, lūk, šī gadījumā būtu jāskatās uz kompetencēm, un to arī darīsim. Uzreiz jau kā piemēru, ja? Jo tā būtība tomēr ir tāda, mēģināt saprast, kurām rindiņām ir ietekme, vislielākā ietekme uz citiem, tas ir kritiskākās. Un tad sākt ar šīm te kritiskākajām lietām pilnveidot vispirms, vismaz mēģināt pilnveidot tās, lai pēc tam jau atvieglotu dzīvi visās citās rindiņās. Jo padomāsim, ja mums šeit trūkst kompetences, tad kaut ko darīt mēs varēsim sākt tikai tad, kad mums šīs kompetences būs. Tātad vispirms mums ir jāplāno steidzami, pēc iespējas ātri, kā palielināt kompetenci, un tas ļaus mums jau veikt citus saistītos uzdevumus, pildīt pienākumus, piemēram. Ja?
Tāda ir tā doma, ja, ka ir jāņem vērā tā ietekme uz citiem, lai noteikti šo secību. Ja mēs tagad paskatītos, piemēram, kas tad ir zem kompetencēm, tad pirmkārt vispārējas kompetences pakalpojumu pārvaldības politikas īstenošanai. Ja, tātad gan pamatnosacījumu īstenošanai, pārvaldības uzdevumu veikšanai un tā tālāk. Faktiski tās ir kompetences par pakalpojumu pārvaldību vai par pakalpojumu politiku, pārvaldības politiku kopumā. Vispārējas kompetences. Ja? Un līdz ar to mēs varam domāt šādi. No kā tad tas ir atkarīgs? Mēs faktiski redzam, ka atkarības viņas nav ne no kā un atbilst pilnībā. Šeit ir atzīmēts, te gan es to vērtējumu gribētu atkal mazliet izaicināt, ja, jo sākotnēji es pieļauju, ka šeit nebija atbilst pilnībā. Šis vērtējums ir mainījies laika gaitā, jo nomainīt, lūk, te arī ir rakstīts, nomainīt sākotnējā vērtība neatbilst, pret atbilst pilnībā. Ja? Un pakalpojumu vadītājs ir nodaļas vadītājs ar doktora grādu tiesību zinātnēs. Jā, šis ir jūsu mājas darba rezultāts, acīm redzot, šāds te lēmums, jo šeit ir runa par to, ka jūs esat apguvuši, apmācīti pakalpojumu pārvaldības politikā. Varams šādu apmācību nav veicis, un tas, ka kādam ir doktora grāds tiesību zinātnēs, absolūti nenozīmē, ka šis cilvēks pārzina, pat izveidoto pakalpojumu pārvaldības politiku. Tur nav nekādas saita, nekādas sakara. Ja? Tāpēc, vai Daci varat komentēt šo situāciju, kam nejauši trāpījām virsū? Nejauši, jā, es nezināju, ka tāda kompetence tika ierakstīta. Padīgi pateikšu. Bet, nē, šim es piekrītu, ka tas doktora grāds tiesību zinātnē pilnīgi neietekmē šo pakalpojumu pārvaldību. Jā, ko darām? Tas nozīmē, liekam te neatbilst, un tad šeit arī smuki var šo pilnveidas termiņu arī, to visu pilnveidoties. Jā. Kāpēc tik kritiski? Tāpēc vismaz daļēji. Ko lūdzu? Kāpēc tā tik kritiski? Jo daļā to var daļēji. Nē. Saprot, ne? Saprast, tas ir viens. Taču mācījušies jau vairākus mēnešus. Par pakalpojumu pārvaldības politiku mēs īsti neesam tā tieši mācījušies. Ir dažādi veidi citas apmācības bijušas, ja? Bet te vairāk bija runa par to, ka pakalpojumu vadītājs iepazīst, tātad kaut vai izlasa šo te dokumentu pakalpojumu pārvaldības politika. Man nav pārliecība, ka Daci to ir pagūsi izdarīt šajā brīdī. Pilnīgi visu nē, tas nav. Man ir bijusi es esmu mācījusies par tiesību, politikas veidošanu, par vispār tādiem, ja, bet ne par pakalpojumu pārvaldību pilnīgi. Jā, tātad te ir divi varianti, vai neatbilst, vai atbilst daļēji, tad kur liksim, jo... Bet kā ir labāk, kad mēs šos apmācību iziesim cauri un es izlasīšu pilnīgi visu, kas ir jūsu mājaslapā, to mēs varētu uzskatīt kā atbilst, vai tomēr tas ir daļēji atbilst? Varētu uzskatīt, jo kā tad izpaužās, ja šī te vispārējā, zināšana, vispārējās kompetences par pakalpojumu pārvaldības politiku. Jā. Ka pakalpojumu vadītājs ir izlasījis, iepazinis, ja, šo te politikas dokumentu, vai aprakstu, ja, kas ir mūsu mājaslapā, pakalpojumu pārvaldības politikas apraksts. Ar to ir pietiekoši, lai būtu šīs vispārējās kompetences un vispārēja izpratne par šo te pakalpojumu pārvaldību, valsts pārvaldē. Kāda tā ir iecerēta, kāda ir šī jaunā politika. Ja? Un tas nozīmē, ka šī brīdī var pat ielikt neatbilst. Šeit faktiski nekas
nav vērtēts no atkarībām līdz ar to, bet es pieļauju arī, ka nekas jau arī netraucē to politiku izlasīt. Tā nav atkarība. Tur vienkārši jāpasēž jauni, kāds laiks tam jāvelta, jāizglītojas, jo tepat nav nepieciešama kaut kāda īpaša apmācība. Ja? Ir vienkārši dokuments, ar kuru ir jāiepazīstas pašam. Tur nav jābūt ne eksāmeniem, nekam. Un ja jums būs šī pārliecība, ka jūs šo dokumentu esat izlasījusi, sapratusi, kas tur ir rakstīts, ja, nu tad mierīgi varētu uzskatīt, ka tajā brīdī arī šī pirmā rindiņa atbilst. Ja. Bet pašlaik es domāju, ka laikam jau mums arī tas komentārs būtu tad jāmaina jūsu dokumentā, vai ne? Te jums ir Andrejs palīdzējis, acīm redzot, jā, mājas darbi ietvaros. Pilnveidojas mazliet šo Nē, situāciju. Tas jau ir pareizi, ka viņš novērtēja mani, ja godīgi sakot. Nu jā. Tas jau ir, kā saka, uzteicams. Šī brīdī tātad nav izlasīt, iepazīt pakalpojumu pārvaldības politiku. Faktiski tāds ir stāvoklis tajā brīdī, ja, un nekas netraucē to izdarīt jebkurā brīdī, ja, jebkurā laikā. Palasīt. Jo to var izdarīt mūsu tīmekļa vietnē ministrijas. To ir ērti darīt faktiski arī telefonā, viedtālrunī. To pat var darīt, ja tā lapa ir pietiekoši labi izveidot, pielāgojas. Līdz ar to tā un tā. Ņemot vērā to, ka kompetences ir 63 vietās minētas, man ir aizdoms vai ieteikums, šodien es vēl arī ieteikšu. Būs mājas darbi, kur jūs patstāvīgi atkal varēsiet izpausties un darīt šīs lietas, ja? Bet šodien es vēl ieteikšu. Lūk, ņemot vērā, ka 63 citās rindiņās, ja, šīs kompetences var būt traucēklis, ja? Man ir aizdoms, ir ieteikums, ka šeit būtu, ne tur, blakus būtu jāliek pirmā prioritāte tomēr, ja? Jo tas svarīgums, tā ietekme uz citiem ir ļoti, ļoti liela. Tāpēc, lūk, šī brīdī es atkārtoju, ja? Tā prioritāte nav termiņa. Pagaidām mēs vēl līdz termiņiem neesam tikuši, bet mēs saprotam, ka tas svarīgums, tā ietekme ir augsta, ja, un tāpēc mēs ieliekam pirmo prioritāti. Tas nozīmē, lūk, un tagad jau tad konsekventi, ja gribam būt, tad faktiski mēs ar pirmo prioritāti varam apzīmēt, jeb atzīmēt visas tās lietas, jeb rindiņas, kur mums ir šādi augstāki rādītāji. Ja? Piemēram, tāpat informācija. Ja mums informācija ir 46 vietās, kā traucēklis, ja? Tad skaidrs, ka viss, kas ir saistīts ar informāciju, arī varētu būt pirmā vai otrā augstāka prioritāte, jebkurā gadījumā. Ja? Un tām rindiņām, kurām tā ietekme uz citiem ir maziņāka, var būt, ka tur ir arī zemāka prioritāte. Bet atkal te nevar pieiet mehāniski šīm lietām, jo varbūt, ka kādai konkrētai rindiņai ietekme uz citiem nav liela. Nav tur liels skaitlis vai cipars, bet pati rindiņa pati par sevi tomēr ir ļoti svarīga. Tad tā prioritāte tomēr var būt arī pirmā, pat ja tā ietekme nav uz citiem. Viņa pati par sevi, priekš sevis, ir ļoti svarīga. Tā ar tām prioritātēm. Ja, tur var atkal dažādi, ja, bet šī gadījumā, ja es tās kompetences tomēr ieteiktu atzīmēt ar pirmo prioritāti. Ja, jo tas būs kavēklis daudziem. Lūk, un tātad pirmkārt vispārējas kompetences par pakalpojumu pārvaldības politiku, par tās īstenošanu. Sākam ar šo. Un tā, kad mēs varētu šādu kompetenci uzsākt iegūt. Lūk, tagad ir 2 datumi, kad mēs sāksim lasīt politiku, ja, un kad mēs plānojam pabeigt. Tas ir tā pilnveidas rindiņa, lūk, šādi. Jo šeit šī ir vienreizēja darbība. Tā nav tāda, ko mēs
kaut kad sāksim lasīt un nekad nebeigsim, ja? Tad mēs šeit liktu to datumiņu, ja? Bet iepazīt politiku, tā ir vienreizēja aktivitāte. Kaut kad mēs viņu sākam, kaut kad mēs viņu beidzam. Un tā, liekam jau tagad, mēģinam jau tā praktiski skatīties, ja? Kad varētu sākt lasīt politiku, iepazīt. Jā, net kā jau te daļēji, kaut kas jau kaut kur pa tām nodaļām tika jau iepazīts, bet viss kopumā, es nezinu, ar 2. decembri. Ļoti labi. Un kad plāno pabeigt? Kad vajadzēja šis līdz janvārim, līdz 30. decembrim. Labi. Tātad mēs ielikam šādus 2 datumus. Es pieļauju, mums tas gāja ļoti ātri un viegli, ja? Bet faktiski te būtu plānojot pašiem jānotic, ka to arī izdarīsim. Šis ir ticība, ja? Šī ir pārliecība. Jā. Lūk, tā tad ir pirmie 2 datumi mums plānā jau. Šī brīdī neiesākt, jo mēs sāksim tikai 2. decembrī, atbildīgais tātad. Un nevajag nevienu citu, pat arī būsiet atbildīga, partneri nav vajadzīgi, un tagad lūk, vēl viena tāda tehniska lieta. Ko varat lietot, varat nelietot pēc jūsu ieskatiem. Atkal ir varianti, ja? Viens no variantiem ir tāds, ka tukšajās vietās, tātad partneri, jūs nevis atstājat tukšu, bet ievelkat svītriņu. Vai arī ierakstat nav. Kādēļ? Tādēļ, ka ja ir palicis tukšs, tad nav skaidrs, vai tur nepietika laika līdz galam aizpildīt, vai aizmirsās un tam līdzīgi. Ja? Tātad, un ja mēs tur kaut ko tomēr ierakstam, nav vairs strīpiņa, tā ir apzināta rīcība un skaidrs, ka tiešām nav. Ja, vai ir strīpiņa. To arī pēc tam filtrējot, varēs nofiltrēt nost, atlasīt nost visas strīpiņas, paliks tur, kur ir tikai partneri, ja? Vai arī atlasīt tikai tās šūniņas, kur ir tikai strīpiņa un tam līdzīgi. Ja? Tā kā tie ir varianti. Lūk, partneri nav vajadzīgi, tātad mēs ieliekam svītriņu, vai arī ierakstam nav. Kā gribētos, Dace? Man te, es roku pacēlu. Man te jautājums, kā partneri, piemēram, jūs varam, nevarat būt? It kā loģiski man jau netraucēja iepazīties, ieiet mājaslapā un izlasīt, ja, šo pārvaldības politikas, bet vienlaikus mēs jau ilgstoši esam kopā ar šo tabulu un kaut kādīgi jau arī skatāmies un jūs mūs apmācam, vai šeit nevar būt arī kā jūs, kā varams. Atkal par partneriem, ja mazliet papildināt. Jā. Partneriem vajadzētu būt tādiem, bez kuriem faktiski to pilnveidu nevar veikt. Ja ir slikti politikas, tas plāns ir sarakstīts, bez jums es nevarēšu izprast un iepazīt kārtīgi. Tas kā piemēram. Tad lūdzu rakstam. Jā, varbūt, jo būtība ir tāda, ja, ka ja mums ir rindiņa, tad partneri ir jāieraksta tādi, kas ir nepieciešami tiešām, bez kuriem nevar. Ja gadījumā jums nevajag mani palīgā, lai izlasītu dokumentu, ja, un iepazītu, tad loģiski, jā. Tad ir strīpiņi. Bet ja jūs paredzat, ka mani vajadzēs, varam, ja, piemēram, vajadzēs, tad jūs rakstat iekšā partneri, jo bez viņa jūs nevarēsiet šo pilnveidu veikt. Tātad te ir tā atšķirība, ja. Partneri ir tie, bez kuriem nevar veikt pilnveidi. Nevis, kuri būtu vēlami, nevis, kuri būtu forši, ja būtu, ja, un tam līdzīgi. Ja. Nē, partneri ir tie, kuri ir vajadzīgi, kuri ir nepieciešami šīs te pilnveidas darbības veikšanai. Ja. Tā kā skatieties, varam ierakstīt arī varam, ja jūs uzskatāt, ka bez tā nevarēs. Jūs man netraucējat izlasīt. Es arī bez jums varu izlasīt. Tā.
Okay. Nevajag. Tas ir tikai jautājums, Nu jā, kontekstā bet man jautājums bija, kā tad man tagad svītriņu likt, jeb rakstīt nav? Varat likt svītriņu, tas tā. Labi. Paldies. Finansējums arī droši vien nav beidzīgs, lai iepazītu politiku. Līdz ar to, lūk, šādi šeit mēs varam ierakstīt strīpiņas. Tā. Pirmā rindiņa. Mēs esam izveidojuši pirmo rindiņu. Nākošā rindiņa. Pakalpojumu vadītājiem ir pakalpojumu pārvaldības uzdevumu veikšanai nepieciešamās kompetences. Lūk, ja pirmā rindiņa bija vispārējas kompetences, ko var iegūt iepazīstoties, izlasot politiku, tad nākošā jau ir padziļinātas kompetences par vienu no politikas sastāvdaļām un konkrēti par pakalpojumu pārvaldības veikšanu. Ja? Ja mēs varam, protams, paskatīties, kas bija viennieks. Kas bija kaveiklis. Joprojām kompetences, vispārējas kompetences stāties. Lai iegūtu kompetences, mums traucēklis ir kompetences. Interesanti. Nav zināšanu. Jā, labi. Jā. Respektīvi, man ir jāizlasa pārvaldības politikas dokumenti. Es iepazīšu. Es vienkārši palabošu, tad kurējās ticis pie rakstīšanas. Tas nozīmē, ka šeit, jo šis arī ir jūsu mājas darbs, šeit jūs bijāt ierakstījuši, ka, lai iegūtu šīs te pārvaldības uzdevumu veikšanai nepieciešamās kompetences, jums ir nepieciešams vēl kaut kādas citas saistītās kompetences. Man ir grūti teikt, kādas tās ir, jo te konkrēti nav minēts, saistītajās jomās, kādas vēl varētu būt kompetences. Vai jums dats ir skaidrs, kas ar to ir domās? Jo šis, man liekas, atkal ir Andreja mājas darbs. Jā, es domāju, ka tas ir par visiem šiem efektivitātes rādītājiem un rezultativitātes rādītājiem. Šādas varbūt tās lietas, kur patiešām es neesmu mācījusies. Jā, Labi. Cik man tagad galvā, ko es tagad atceros? Ja, piemēram, es nezināju, ka vajadzētu man gatavot kaut kādas aptaujas, lai uzzinātu apmierinātību, pieejamību un viss tā tālāk. Labi, tad jau atkal tas būs faktiski laikam visās rindiņās, bet tad sāksim. Kad jūs varētu sākt šādas kompetences iegūt? Labs jautājums. Es nezinu. Labi. Tad es varbūt tās pateikšu, ņemam varbūt ņemam ar jauno gadu, bet kad beigšu, es nezinu. Tur varbūt kaut gada ietvaros, kā mērķi noteikti pašai sev. Precizēšu. Šīs 3 kompetences, pirmās par pakalpojumu pārvaldības uzdevumu veikšanu, otrās par pilnveides nosacījumu īstenošanu un trešās par spēju resursu pilnveidu. Šīs kompetences faktiski jūs varēsiet iegūt tad, kad varam organizēs mācības. Un kad varam organizēs mācības? Lūk, un to es arī tagad stāstīšu. Tātad pirmkārt, varam organizēt šīs pirmās mācības nākošā gada sākumā, 1. ceturksnī. Ja? Un tāpēc šeit es mierīgi varētu rakstīt datumu, piemēram, janvāris, februāris, kaut kāds februāra vidus, ka varētu sākt, jo līdz tam laikam varam ir jāuztaisa vadlīnijas. Tātad faktiski, ja mēs būtu kopā
šos te vērtējuši, tad šeit būtu atzīmēts, lai šīs 3 kompetences iegūtu, faktiski varētu būt vajadzīgas arī vadlīnijas. Vadlīnijas, ko gatavos varam. Varam centralizēti gatavotas vadlīnijas. Lūk, ja? Un varam šīs te vadlīnijas gatavos, viņas būs nākošajā gadā. Ja? Tātad otra lieta, tātad es uzreiz papildināšu. Es piekopēšu arī pārējiem šiem te 3, un tad jau runāsim par termiņiem. Tad, kas ir gaidāms? Lūk. Tātad pirmkārt, vadlīnijas par pakalpojumu pārvaldības uzdevumu beigšanu pēc mūsu plāna, pakalpojumu vides pilnveides plāna, varētu būt līdz šī gada beigām, būtu jābūt iespējams, ka mazlietiņ pārvilksies pāri uz nākošo gadu. Ja? Un tas nozīmē, ka mācīties jūs varētu sākt, kā jau es teicu, janvārs, februāra vidus, ja? Februārs, janvārs, februārs, marts, līdz marta beigām. Tātad, kas tur mums orientējoši 15, 02, 20, 25 varētu sākt, jo tad mēs organizēsim mācības par šo tēmu. Pabeigt varētu. Vadlīnijas būs, mācības būs, janvārs, februārs, marts, marta beigas. Kāds diez martam ir pēdējais datums? Nav mikrofona. 31. marts. Labi. Lūk, tas nozīmē, ka tad, kad mēs būsim sagatavojuši vadlīnijas, mēs organizēsim šīs mācības, atkal organizēti, tā kā šogad bija tās mācības, vairākās grupās un šādi, ja? Un tad jūs arī šīs kompetences iegūsiet, gan vadoties no tām vadlīnijām, jo atkal mācības tas ir labi, ja viņas ir, ja? Viņas var būt, var nebūt, galvenais ir tie materiāli, ja? Varbūt tiešām tās vadlīnijas, lai būtu, lai jums ir kur paskatīties, lai jums ir skaidrs, kā tos uzdevumus veikt un pildīt, ja? Un tad jums arī būs šīs te kompetences. Tā. Pašlaik tā tad arī neiesākts, protams, joprojām atbildīgi ir Dace par to, ka Dace apmācīsies, un šeit gan varētu būt šis partneris varam no savām vadlīnijām, protams, ja? Jo no tām vadlīnijām ir atkarīga viņa padziļinātā kompetence par šiem te konkrētajiem pārvaldības jautājumiem. Lūk, šādi. Es pierakstīšu vēl klāt arī šādi. Tā, labi. Par šo mēs esam tikuši skaidrībā. Nākošai apmācība ir kompetences. Pakalpojumu izveides, sniegšanas un pilnveides nosacījumu īstenošanai nepieciešamās kompetences. Tātad atkarīgas viņas bija, ja mēs atceramies, ja, no tā paša, ja mēs varam patīt atpakaļ, tātad tās citas saistītās kompetences un arī vadlīnijas. Lūk, vadlīnijas. Atkal, tas ir otrās vadlīnijas, ko gatavos varam,
Tātad janvārs, februārs, marts. Līdz marta beigām būtu jābūt vadlīnijām. Janvārs, februārs, marts, aprīlis, maijs. Nu, teiksim tā, varētu sākt no 1. maija. Tas ir reāls atkal laiks, kad varams organizēs jau nākošās apmācības. Ja? Tātad maija, jūnija laikā atkal būs 3 grupas plānotas. Ja? Un tātad līdz jūnija beigām. Janvārs, februārs. Tātad jūnijā kāds mums ir pēdējais datums? Tā tūlītās. Jūnijā 30. Lūk, tas nozīmē, ka jūnija beigām varētu jau notikt, būt bijusi šī te otrā apmācība, ja, par šiem te nosacījumiem. Atkal joprojām neiesākt, šī brīdī neiesākt, un šeit viss, jā, tieši tāds pats. Te uzreiz var nokopēt. Tālāk. Pēdējās apmācības vadlīnijas, tātad sākot no jūlija līdz pirmās. Tātad vadlīnijas varētu būt jūnija beigās, tātad jūlijas, augustā varētu apmācības būt. Tātad 1. 5. Es pieļauju, ka septembrī ir 31 diena. Man galvas neatceros. 30. Ir jālabo. 30, jā. Labi. Lūk, tas nozīmē, ka faktiski varams šīs apmācības organizēs visu nākošo vasaru līdz pat rudenim. Ja? Vadlīnijas būs ātrāk pieejams, protams, ja, jo apmācības pēc tam tikai tiks organizētas. Un tas nozīmē, ka jāskatās nākošā, pirmā pusgada laikā jau būs arī šīs vadlīnijas, un tad var gan pašmācības ceļā jau šīs kompetences iegūt atkal, jo būs materiāli, gan arī piedaloties apmācībās. Bet šādi salīdzinoši brīvi ar termiņiem, pārāk nesasprindzinoties un nemēģinot sapakot blīvi, ja, mēs šīs te kompetences specializētās varētu iegūt kādā termiņā, kādos termiņos, par katru no šīm atsevišķajām tēmām. Lūk, šādi tas izskatās. Ja, laikā izstiept, ja, pēctecīgi viena pēc otras, visas tās 3 grupas ir paredzētas. Šādi, jā. Lūk. Un sakiet, lūdzu, kā es, piemēram, 30. decembrī izlasu un iepazīstos ar šīm vadlīnijām, tad es varu pilnveida statusā likt kā pabeigts. Pareizi? Jā, protams. Jo tie plāni, kā jūs teicu, ir dzīvi. Jūs jau tagad, lūk, redz, ko darat, ja, jau par šajā procesā, vērtēšanas procesā, vērtējumi mainās. Un tie vērtējumi mainīsies jebkurā brīdī. Viņi ir dzīvi, tie plāni, viņi nav sastinguši. Ja, tie darba plāni, kurus jūs varat aktualizēt tajā brīdī, kad situācija mainās. Kolīdz, ja jūs esat iepazinusies ar politiku, tad šeit status ir pabeigts, šeit atbilst. Tātad laikā no 2. decembra līdz jaunam gadam, piemēram, ap Ziemassvētkiem, es pieļauju, ka šeit status būs iesākt, un šeit būs daļēji atbilst. Piemēram, ja gribētu tā, lai viņš ir aktuāls un lai viņš rāda šis plāns, lai rāda patieso situāciju, ja, tad ko līdz jūs sāksiet, šīs 2 lietas jau var pamainīties kaut 2. dienā. Ja, un rādīt patieso situāciju. Labi. Tātad mēs esam šeit salikuši kompetences, kurām bija vistrakāk, ja, un te lūk ir redzams sākuma termiņš, kad jūs kaut ko sāksiet,
pats jaunākais termiņš un pēdējais termiņš, kad jūs pabeigsiet. Lūk, šeit jau ir redzams, ja konkrēti pie kompetencijām. Tālāk. Ko mēs vēl šeit varētu sākt skatīties? Informācija. Lūk, informācija 46 vietās ietekmē ļoti būtiski, ja bez informācijas faktiski neko. Atkal, tātad šeit informāciju ietekmē citi faktori, kā jūs redzat, 2 un 2. Ja, konkrēto rindiņu. Pakalpojumu pārvaldības vadītājs nosaka tur informācijas veidus, saturu, apjomu un tam līdzīgi. Varam paskatīties, kas tad to traucēja darīt. Pirmkārt, kompetences, otrkārt, normatīvais regulējums. Lūk, kompetences, kā jūs redzat, un tagad lūk, jau šeit augšā parādās pie kompetencēm tas datumiņš, kad kompetences būs pilnībā iegūtas. Kā jūs redzat, te tagad parādās tas nākošā gada rudens, septembris, ja? Lūk, pie šī krustiņa, ja? Un mēs varam redzēt, tas kādu laiku prasīs, lai jūs pilnvērtīgi iegūtu kompetences. Vai jūs varat gaidīt tik ilgi? Grūti teikt, varbūt, ka varat, varbūt, ka nevarat. Un tagad atkal, te nevajadzētu mehāniski skatīties, ja reiz mums kompetences būs tikai nākošā gada beigās, tad mēs šo rindiņu varam tiešām sākt pilnveidot tikai pēc šī datuma. Tas arī nav patiesi, ja? Tā tas nav. Jo skaidrs, ka tās kompetences, ir svarīgas, viņas ietekmē, pilnā mērā viņas būs tad, bet vai jūs nevarat sākt kaut ko ātrāk darīt, kaut vai tad, kad tās kompetences ir tikai daļēji, vai ir pirmās kompetences, vai ir virspusējas kompetences, nav teikts, tas ir jāpavērtē, un tāpēc nav obligāti vienmēr, tā mehāniski, šiem datumiem, tad turpināt pēc šiem datumiem, nē. Tas arī nebūtu pareizi, Tā mēs zaudētu ļoti, ļoti ilgu laiku, tieši uz kompetencēm. Process, normatīvais regulējums. Normatīvais regulējums arī visdrīzāk, ja ir runa par kaut kādu valsts centrālo normatīvo regulējumu, arī būs tikai nākošā gada, pašās beigās kaut kad. Kaut kas ātrāk īpaši nekas arī nebūs. Kas nozīmē atkal, vai jūs kaut ko varat sākt darīt jau pirms ir viss normatīvais regulējums sakārtots vai nē. Es pieļauju, ka varat, ka tas arī nav tik kritiski, lai jūs neko nevarētu darīt. Tāpēc, lūk, pavērtējot, kuri tad bija tie kritiskie faktori, es domāju, ka šeit tos datumus var likt arī ātrāk, negaidot tās beigas. Lūk. Trūks zināšanu par pakalpojumu pārvaldībai nepieciešamās informācijas raksturu un apjomu. Nepieciešams apzināt pakalpojumu ņēmēju vajadzības. Tas nozīmē, ka, kamēr jūs nebūsiet apzinājuši vajadzības, jūs arī kaut ko nevarat darīt, Un nepieciešams noteikt pakalpojumu sniegšanas rezultatīvākos, efektīvākos veidus. Šeit ir 2 un 2, bet tie punkti te ir tikai 3. Tā tad ir kompetences un normatīvais regulējums, un pie uzdevumiem ir saņēmēju grupas un efektīvākie veidi. Traucē. Noteikti nepieciešamās informācijas veidu, satura un iegūšanas veidu. Labi. Kompetences varētu būt. Normatīvais regulējums vai varētu traucēt pakalpojumu vadītājiem saprast, kādu viņam vajag informāciju. Nē. Ņemam nost šo, jo es arī tagad aizdomājos, ko domāju zem normatīvā regulējuma. Jā. Kas te ir par ārējiem normatīviem aktiem, ko viņš domājis ir? Vai noteikti kādu vajadzētu informāciju varētu traucēt tas, ka nav noteiktas galvenās saņēmēju grupas un to vajadzības?
Labi, ir jāpadomā, ja? Jā, jāatcerēsimies, ja? Jo šeit tie vērtējumi, ja tad, kad jūs tagad plānosiet, jums ir vēl vienreiz, lūk, faktiski, ja ir viena laba lieta. Mēs pirmkārt vērtējām, mēs gājām cauri, pirmoreiz vērtējām situāciju. Otreiz mēs gājām cauri, šīs te atkarības un cēloņus skatoties. Jā. Un kaut ko jau precizējām, kaut ko aktualizējām, kaut kur pamainījām vērtējumu. Tagad mēs ejam faktiski jau trešo reizi cauri, plānojot, un mēs atkal varam paskatīties gan vērtējumu, gan arī cēloņus. Ar svaigātas, ja? Un tāpēc varbūt arī aktualizēšana un koriģēšana, protams, arī šajā posmā. Tas ir normāli. Lūk, ja? Labi, bet tas nozīmē, ka jā, šādas ir tās lietas, kompetences, normatīvais regulējums. Tālāk ir divi uzdevumi. Nav apzinātas vajadzības un nav noteikti efektīvākie veidi. Labi, tas šeit piezīmēs tagad arī ir ierakstīts, visas 4 lietas. Un tagad varam domāt, cik katra no tām ir kritiska, lai mēs varētu paši, jūs kā pakalpojumu vadītāji, noteikt šo nepieciešamo informāciju, kas jau jums ir vajadzīga. Pilnveids prioritāte. 46, atkal par tām informācijām, droši vien, ka tā prioritāte atkal šeit ir augsta, jo tā informācija, kas kavē ļoti daudz ko citu, būtu svarīgi tikt skaidrība par to informāciju, jo pretējā gadījumā, tas būs kavēklis daudziem citiem darbiem un visām šīm izpausmēm. Labi, tā tad, pirmkārt, tad mēs varētu sākt kaut ko darīt. Tātad pakalpojumu vadītājs nosaka pakalpojumu pārvaldībai nepieciešamās konkrētās informācijas veidu, kad jūs varētu sākt ar to nodarboties un kad būtu noteikti, kad būtu pabeigt. Jo šī ir atkal tā lieta, kas ir vienreiz izdarāma faktiski, ka jūs nosakat, kāda veida informācija tad jums vispār ir vajadzīga, lai jūs varētu pārvaldīt savus pakalpojumus. Kad ar šīm lietām varētu nodarboties, un atceramies, te priekšā tagad ir stikers, kas traucē. Pirmkārt, zināšanas, atceramies, ka zināšanas par pakalpojumu pārvaldību, viņas būs sākot no nākošā gada sākuma līdz pat rudenim, tai posmā. Viņas pakāpeniski nāks klāt, un līdz ar to, vai mēs gaidām nākošā gada rudeni, diez vai. Tālāk. Trūks zināšanas par šīm te normatīvā regulējuma prasībām. Tas bija tas otrs punkts. Kad tas varētu būt noskaidrojies? No kā tas ir atkarīgs? Nevis, es teicu, nav korekti, nevis zināšanas te mums ir par šo. Labi, kā ierakstīt? Tas tagad domāju. Tā ir tā doma, ka mūsu darbība ir ierobežota ar normatīvo regulējumu, un mēs tur neko nevaram izdarīt. Kā mums tas normatīvais regulējums ir, tāds viņš arī ir. Bet jūs viņu zināt, taču, ko viņš prasa? Mēs viņu zinām tieši tā. Tad jau tas nav kavēklis. Ja jūs zināt. Jo šeit bija jautājums, kas jūs kavē noteikt kaut kādu pārvaldībai nepieciešamo, informāciju. Nē, to mēs zinām. Tas pilnīgi netraucē. Tad jau tas nav kavēklis, droši vien. Nē. Ja jūs to zināt. Ja jūs nezinātu kaut ko, tad tas varētu būt. Tad es dzēsīšu tomēr ārā. Dzēša tad ārā, tad būtu liederīgi. Griežamies tomēr pie šīs. Varbūt viņi bija domājuši pilnveidot to normatīvo regulējumu. Es tā pieļauju domu. Grūti man ir komentēt. Es tā pieļauju domu. Labi. Tātad, pirmkārt, zināšana par pakalpojumu pārvaldību. Mēs saprotam, ka laika gaitā viņi nāks klāt. Ir skaidrs, ka nevajadzētu līdz ar to sākuma datumu plānot tuvākajā laikā, uzreiz, jo, teiksim, par pakalpojumu pārvaldības uzdevumiem, tātad par noteikšanu rādītāju, par tādām lietām vispār, tie uzdevumi, viņi būs kaut kad nākošā gada 1. ceturksnis, beigas kaut kad, kad varētu jūs par tādām lietām būt kompetenti, vai vairāk vai mazāk kompetenti, Janvārs, februāris, marts.
1. aprīlis, piemēram, ja? Varētu būt 1. februārs, marts, 4. Ja? 20, 25. Labi, tas varētu būt sākums, jo tad jums būs šīs zināšanas. Tālāk, saņēmēju vajadzības. Kad jūs sāksiet apzināt saņēmēju vajadzības? Droši vien, ka ne ātrāk, tādēļ, ka saņēmēju vajadzību apzināšana ir viens no pārvaldības uzdevumiem. Apzināt, ja? Un tās ir tās pašas kompetences mācības par pakalpojumu pārvaldības uzdevumiem, arī būs, kaut kad 1. ceturksnī. Cita lieta, ka tas var nebūt kritiski, jo, pat ja mēs neizveidotu šādas mācības par pakalpojumu saņēmēju vajadzību apzināšanu, to jau var darīt arī bez mūsu vadlīnijām. Daudzas iestādes jau tagad to dara, apzina šīs vajadzības, un diez vai tas ir, mūsu mācības diez vai ir kavējušas to darīt. Mūsu mācības var palīdzēt apzināt šīs te vajadzības, ja, veidus, bet tas nav nekas jauns. Jau tagad iestādes veic aptaujas regulāri, katru gadu, ja, noskaidro, ja, gan uz ielām, gan piesaistot partnerus, dažādos veidos tās vajadzības tiek apzinātas, ja. Tāpēc tas droši vien, ka varētu arī nebūt tas kritiskais, ja, bet vajadzības vajag apzināt, jā, bet viņas termiņā kaut rīt varat sākt to darīt, ja. Nav droši vien kritiski no termiņa viedokļa. Tālāk nepieciešams skaidri noteikt rezultatīvākos, efektīvākos veidus. Atkal, kā noteikt efektīvākos, rezultatīvākos veidus, tas arī ir pārvaldības uzdevums. Tie ir 2 pārvaldības uzdevumi, tie pēdējie, ja. Pārvaldības uzdevumiem, vadlīnijas un mācības, tas faktiski ir nākošā gada 1. ceturksnis, ja, līdz beigām, ja. Tāpēc te pilnīgi noteikti var palikt tas pats termiņš, nākošā gada 1. ceturksnis, jo šīs 3 lietas faktiski uz to laiku arī varētu būt. Ja? Tā ir tā sasaiste un atkarība. Mēs saprotam, ka mācības un vadlīnijas par šiem jautājumiem būs nākošā gada 1. ceturksnī. Tas nozīmē, ka no 2. ceturkšņa jūs mierīgi varat plānot, ja, ka to jūs darīsiet. Lūk, ja? Tālāk, ja jums ir jānosaka dažāda informācija, kas jums būtu vajadzīga, tad atkal, te ir jāplāno, cik jūs tam veltīt laiku varat plānot. Šeit ir pilnīgi, ja, kā jūs paši plānojat, kad jūs varētu ar šādu veidu lietām tikt galā. Cik tas varētu būt ātri? Vai tas varētu būt mēnesis, 2 mēneši, 3 mēneši laikā saprast, kādu vispār jums informāciju vajag. Jo te mēs nerunājam par kaut ko sarežģītu. Mēs vienkārši runājam par to, kāda veida informācija jums vispār būtu vajadzīga. To saprast, lai jūs varētu pārvaldīt. Par klientiem, kvantitatīvi kaut kādi rādītāji, ja, un tam līdzīgi. Ja. Tur starp citu pie uzdevumiem bija, ja, šo tēmu, rezultatīvitātes un efektivitātes rādītāju noteikšana viens no uzdevumiem, ja, un tam līdzīgi. Varbūt tās liekam to mēneša termiņu, lai tikai saprastu, kādu informāciju vajag. Labi. Varbūt, jā, es nezinu. Man tas liekas mazliet pastrauju, jo, labi. Mēneša laikā, ja, tas būs diezgan strauji. Es jau ātri esmu, es lieku sēdēt un tad arī daram. Bet, labi, tad 2, 3 mēnešu drošības pēc. Tieši tā, jo atkal būtu muļķīgi tos termiņus pašiem sevi dzīt stūrī, liekot pārmērīgi ātrs tos termiņus, ja? Un pēc tam saprotot, ka galīgi nereāli, ja, ka to nevar izdarīt. Ja? Un tāpēc tiem termiņiem ir jābūt tādiem, tur ir vērts mazliet padomāt, ja? Lai paši ticētu, ka to var izdarīt. Plāns ir priekš pašiem, bet pašiem tad ir jānotic, ja? Jāsaprot, ja? Ka jā. Uzskatu, ka es to varētu izdarīt. Jā, jūnijā ir 30 dienas. Ļoti labi. Palabojiet, jo es no galvas šos neatceros, kurā mēnesī, cik dienas.
36. Lūk, šī brīdī neiesākt, tātad šeit arī būs līdzīgi kā iepriekš. Mēs kaut kur jau skatos atzīmējām. Vienkārši ātrāk būs nokopēt. Lūk, šādi. Varēja nokopēt, lai ietaupītu laiku. Lūk, tātad Dace ir atbildīga par to pati un arī nevajag ne partnerus, ne finansējumu, ne tādas lietas. Tiesa gan atkal. Šeit varētu būt tas pats Varam, kā partners, ņemot vērā, ka to apmācību jau organizēs, un te bija nepieciešams apzināt tos pakalpojumus, kā tur uzdevumus veikt. Tas pašas kompetences faktiski ir saistītas ar to. Tā kā es nezinu, vai jūs gribat likt šeit Varam vai ne, tas varbūt arī tieši tā katrā vietā nebūs tik kritiski. Tālāk. Pirmkārt, bija jāsaprot, kāda tad ir informācija nepieciešama. Tas bija šis te. Otrais bija. Katrā no pakalpojumu līmeņiem faktiski ir ļoti līdzīga. Konkrēti pakalpojumu pārvaldībai. Te bija runa par to, ka pakalpojumu vadītājs nosaka nepieciešamās informācijas veidus, saturu. Un te ir apzināta darbība, ka pakalpojumu vadītājs ir tas, kas to darīs. Šeit ir apzināts, ka konkrētā pakalpojumu pārvaldībai nepieciešamā informācija katrā no mērogiem, līmeņiem un tā tālāk. Man ļoti gribētos šīs divas rindiņas faktiski kopēt vienādi, jo te ir ļoti sīki sadalīts, faktiski saistītas, savstarpēji cieši saistītas lietas, un te nekam nevajadzētu atšķirties šajās divās rindiņās. Trešā rindiņa ir pieejama un tiek izmantota nepieciešamā informācija. Lūk, te jau ir atšķirība. Te mēs tikai sapratām, ko vajag, te mēs sapratām nepieciešamo informāciju pa līmeņiem. Faktiski tā ir apzināšana te, kad mēs sāksim lietot. Ir pieejama, tiek izmantota. Lūk, un te būs tā nākošā interesantā lieta, ka šeit nav pirmais termiņš, jo tā nav vienreizēja darbība. Šeit ir runa, ka mēs sākam, ka mums no kaut kāda brīža ir pieejama, un mēs sākam izmantot šo te informāciju. Tātad faktiski mums šeit būs tikai tas viens termiņš. Ja mēs līdz jūnija beigām esam noteikuši, ko mums vajag, tad šeit ir jautājums, kā tad mums būs pieejama tā informācija. Te mums būtu svarīgi paskatīties, kas ir traucēkļi. Tātad pirmkārt zināšanas, stikers ir priekšā, komentāros, zināšanas mēs iegūsim tāpat laikā, tur nākošā gada sākumā, to jau mēs atceramies tālāk. Plānojot, nepieciešams identificēt tos informācijas veidus. To mēs izdarīsim divos iepriekšējos punktos. Interesanti atkal komentāri. Tā, tūlīt, viņi neizriet no uzdevumiem. Paskatīsimies, kas šeit ir pie uzdevuma, kurš uzdevums. Šeit bija tas, kurš traucē. Tātad uzdevums bija atzīmēts, vispārīgs. Ja godīgi, nav īsti komentāri, ko man darīt ar šo uzdevumu, ar to krusti. Tā, kompetences skaidrs, un otrs ir trūkst kompetences, Bet šis te īsti nav. Jo tam bija jābūt par šo uzdevumu. Tātad, ja mums ir uzdevums, tad vai šis ir tas uzdevums? Pakalpojumu plānošana, izveide. Te ir sajaukti virzieni. Nevis šis uzdevums ietekmēs to, ka mēs sākam lietot, bet tas, ka mēs sākam lietot, ļauj mums plānot un pilnveidot pakalpojumus. Man kaut kā šī situācija te vairāk liekas atbilstošāk. Tāpēc es īsti nevaru iedomāties, kā šis var traucēt lietot informāciju, pieejama informācija. Ja mums nav pieejama informācija, tad mēs nevaram darīt to, bet nevis otrādi. Ko darīt, Dace? Es laikam šo krustiņu ņem mērā, vai ne? Nav mikrofona.
Jā, ņemat ārā. Jo tur arī komentāros ir, ka jau tomēr mēs kaut ko jau izmantojam. Kaut kas tiek izmantots, tāpēc atbildes daļēji, bet trūkst vēl zināšanas, kuras iegūsiet, tad, kad būs vadlīnijas, un tā, kad būs apmācības, un tāpēc tur bija tie termini. Jā. Labi. Tādā gadījumā termini varētu būt līdzīgi, jo, tātad, te ir atkal jautājums. Uz 36. Būs jau kaut kādas zināšanas, būs apzināts visas šīs lietas, bet te ir bišķītiņi jāuzmanās, jo ja jūs līdz nākošā gada vidum sapratīsiet, kādu vispār informāciju vajag, vai jūs nākošajā dienā būsiet spējīgi sākt šo informāciju arī lietot. Šeit man būtu bijis vairāk akcents, kas varētu traucēt. Kaut kāda uzskaitas sistēmas neesamība, mērījuma neesamība, tas, ka jūs neveicat uzskaitas kaut kādu rādītāju mērīšanu. Ja? Jo viena lieta ir saprast, ko jums vajag, bet otra lieta fiziski to informāciju kaut kur dabūt. Un tas nav tajā brīdī, ka jūs saprotat, ko jums vajag, ka tajā brīdī arī tā informācija visa tepat jau arī ir. Ja? Nereti tomēr, ja to informāciju, tad ir kaut kur jāmēģina iegūt, uzkrāt, un vai tur viss varētu būt kārtībā, es nezinu. Tāpēc es šeit būtu mazliet piesardzīgs, un es teiktu, ka, te ir jāatstājas starpā kaut kas, cik nav zināms šī brīdī, bet atkal, tā apmēram uz, varētu teikt, pat uz izjūtu, ar drošības rezervi, kādu mēnesi vai divus, šeit vajadzētu starp šiem termiņiem. Atstāt to drošības spilvenu, ka tajā brīdī, kad es saprotu, ko man vajag, tad man ir laiks, lai arī kaut kādīgi nodrošinātu, ka es to informāciju arī varu iegūt un varu sākt izmantot. Ja? Un tāpēc šis ir tas gadījums, kad mēs nevis sākam un pabeidzam, bet šeit mēs mūžīgi sākam, un tā tad, ja tas ir līdz jūnija beigām, jūlijas, 1. augusts, ja? 01. Piemēram, ja? Un tas nozīmē, ka jūs varētu plānot, ka jūs šo informāciju, ka jums ir pieejama un tiek izmantota, no augusta, ka jums regulāri sākat to darīt no augusta. Šī brīdī, ja, tātad status atkal ir neiesākts, jūs vēl neko no tā nedarat, ja, un kaut kad jūs to sāksiet darīt. Ja, nodrošināsiet, ka ir pieejama un tiek izmantot šī konkrētā nepieciešamā informācija. Lūk, kaut kā tā. Tas būs par informāciju. Mums ir 2 sadaļas. Lūk. 2 sadaļās mums ir datumi. Tālāk, kas mums vēl te tāds varētu būt, par ko ir jāpadomā? Procesi droši vien, ja? Kas arī diezgan daudz ko ietekmē. Jā, mums ir Ingai jautājums, roka, droši. Man ir jautājums, es varbūt kaut ko nepareizi daru, bet man tajās tie datumi neparādās. Vai ja es neizmantoju punktu, tad man kaut kādi 79 un vēl kaut kas, es paņēmu tukšu sagatavinu mājaslaps, tur tieši tas pats ir. Tur ir tīri tehniski kaut kāds iestatījums jānomaina. Kā ne? Viss kārtībā, redziet raksts. Bet jūs rakstiet bez datumi, bez punktiem, ja tikai ciparus. Jā, beigās aiz gada nav punkts. Te, kur ir rakstīts priekšā, un tad sistēma to visu smuki rēķina. Jo te ir runa vienkārši par to, kā Excel formulas darbojas. Un Excelis ņem šo te datuma formātu. Ir jābūt datuma formātam. Te var būt nianse, kāds jums datorā ir iestatīts datuma formāts. Varbūt, ka tur ir atšķirība. Un tādā gadījumā jums jāpaskatās, kādam tad ir jābūt šiem te punktiem, lai jūsu dators
Excelis saprastu, ka tas ir datuma formāts. Tā, Jo man paldies. jo sagatavē visur tie datuma formāti. Ja, formulas, visi šie te, kas te rādās, kā jūs redzat augšā, ja, tur ir vienkārši primitīva formula. Minimālā vērtība, ja, un viņš pats Excelis atrod minimālo vērtību, ja tie cipari ir datuma formātā. Lūk, ja, tā kā tur varētu būt iemesls, ja, ka jums datorā datuma formāts ir atšķirīgs. Jā, mums ir vēl Irīnai jautājums. Jā, man ir jautājums par to kritēriju plānošanu, kuros, piemēram, tā pilnveide nav iespējama, kā jūs mācībās stāstījāt, piemēram, par lētu un ērtu eksploatāciju, pakalpojumiem, kuriem ir daudz informācijas sistēmas vai vispār informācijas sistēmas ir iesaistītas, tad vēlos pajautāt, jā, kā šajos gadījumos veikt šo plānošanu? Tur nevar neko plānot. Ja jūs pieņemat lēmumu, jeb konstatējat, ka konkrētai rindiņai neko nevar darīt, ja, tad komentārā vienkārši ierakstat, ka šai rindiņai, šai konkrētai rindiņai nekāda pilnveide nav iespējama vai arī nav liederīga. Pamatojums, ja. Un viss, un tad nerakstat tur, ko tad jūs tur plānosiet. Ja tur nevar neko darīt, tad nevar. Tas vienkārši ir jāpiefiksē tajās piezīmēs, lai jūs saprastu paši, ja pati, kāpēc konkrētai rindiņai nekas nav darīts. Jo es runāju tiešām par to, ka nevienmēr ir iespējams pilnveidot, novērst neatbilstību, un nevienmēr ir liederīgi. Varbūt pat ir iespējams, bet tas ir ļoti dārgi, neefektīvi, ja, un liekas sloks visiem nesamērīgs sloks, teiksim tā, ja. Un tāpēc var palikt rindiņas, kur tiek pieņemts lēmums, kā es kādreiz teicu, ja, netiek novērst cēloņi vai cēlonis, tā ir zināmā kļūda. Mēs pieņemam lēmumu, ka sadzīvosim ar šādu nepilnību, jo tur neko nav iespējams darīt. Tā, un tad nevajag plānot tā rindiņā, protams, neko, ko man jūs tur varat plānot, ja jūs neplānojat neko darīt. Bet tās kaut kādas strīpiņas vai nav, arī nevajag rakstīt tajos tukšajos... Nezinu, to jūs padomājat, kā jums ir ērtāk. Jā, jūs varat ievilkt arī strīpiņas, līdzīgi kā mēs šeit darījām, ja, lai nepaliktu tukšs, ja, šādas te strīpiņas, ja, tad visā tajā garumā. Es gan nezinu, ko datuma formāts darīs, ja tur strīpiņa būs, vai neparādīsies kļūt. Tur pārbaudīsim arī šādu lietu. It kā nē. Nereaģē vienkārši uz strīpiņu. Ja? Tas nozīmē, ka, ja gadījumā ir kāda rindiņa, kur jūs nevarat vai neplānojat pilnveidot, tad jā, varat aizpildīt ar strīpiņām un beigās piezīmēs ierakstīt īsi to pamatojumu, kāpēc konkrētajā rindiņā pilnveide netiek plānota. Varētu pat lietot vārdu tādu, pašlaik netiek plānota. Tā būtu precīzāk, lai nebūtu tik kategoriski un absolūti, tādēļ, ka situācija var mainīties. Šajā brīdī jūs neredzat, ka tur kaut ko var plānot, vai uzskatāt, ka tas ir neliederīgi, pēc pusgada vai gada, iespējams, ka mainoties kādai situācijai, jūs varēsiet arī konkrētajā rindiņā tomēr kaut kādu pilnveidu plānot un arī veikt vēlākā laikā. Ja? Tā kā atkal, ja tas plāns jau ir dzīves, bet jā, var būt rindiņas, kur plānošanas vietā ir strīpiņas, bet tad tiešām ir jābūt pamatojumam. Kāpēc? Ir skaidrs, ja? Jā, paldies. Labi. Tā, atgriežamies pie mūsu jau iesāktajām rindiņām. Tas bija tās divas kritiskākās, ja, kur gribējās ātrāk tikt skaidrībā, kā to var, jo no tām ir atkarīgs ļoti daudz kas cits. Jā, mums ir Ingai jautājums. Man būs mazliet tāds specifiskāks jautājums par partneriem mazliet. Ja manu iestādi ir gada beigām likvidē un no jaunā gada tās funkcijas un pakalpojums pārņem cita iestāde, tad es kā partneri varu norādīt šo iestādi, kas to pakalpojumu pārņem? Īsti nē, tam īsti nav ar to sakaru. Nevar iedomāties, jo pašlaik jūs vērtējat savu pakalpojumu, plānojat pilnveidi. Pēc tam pakalpojums pāries citai iestādei,
un viņa turpinās to pilnveidi vai nu atbilstoši jūsu izveidotajam plānam, ko jūs tagad veidojat, ja? Vai arī šai iestādē iespējams būs atšķirīgs viedoklis un skatījums, un tad viņi tajā plānā veiks kaut kādas korekcijas pati. Bet pakalpojumu šo te plānu jau veido un uztur tā brīža pakalpojumu saimnieks, tā iestāde, kur ir saimnieks tajā konkrētajā brīdī. Vai konkrēti cilvēks pakalpojumu vadītājs. Ja? Kamēr pakalpojums ir jūsu iestādē un jūs, tikmēr jūs to darat. Tad, kad pāries uz citu iestādi, tad cita iestāde jūs iesākto darbu vienkārši turpinās. Tur nekāda partnerība neiezīmējas. Saimnieks mainās. Mainās vadītājs iespējams. Ja? Paldies! Jā, labi. Tad atgriežamies. Jā. Nākošā rindiņa, kuru varētu skatīties, kur ir lielāks atkal skaits, kur lielāka ietekme, ja? Tātad procesi. 23 citās vietās. Ja? Mēģināsim saprast, kā mums ir ar procesiem. Vērtējums un arī, ko tur var darīt lietas labā. Tātad pirmkārt, procesi ir izveidoti un ir pieejami valstī vienot vispārēji ar pakalpojumu pārvaldību saistīti procesi, horizontāli procesi, kas ir nepieciešami pakalpojumu pārvaldībai. Valstī vienoti, mēs iepriekš runājam par to, ka var būt šādi valstī vienoti procesi, bet var arī nebūt. Šī brīdī nav pieejami, ja, un kas mums šeit ir rakstīts komentāros, ja valstī tiks izveidoti vienoti ar pakalpojumu pārvaldību saistīti procesi, vadītājs pielāgos vadību atbilstoši tiem procesiem. Ko mēs varētu šeit plānot? Gaidīt, kad valstī un vai valstī tiks veidoti procesi vai nē? Man ir vajadzīgs jūsu viedoklis, faktiski līdzdalība šī punkta kaut kādā plānošanā. Gaidīt mēs jau ilgi varam. Jā, par to ir runa. Tieši tā, pēc būtības, ja plānos nav, tad mums jau pašiem ir jāizveido savus procesus. Jā, bet te ir runa par kaut ko citu bišķi, ka valstī vienoti procesi. Valstī vienoti procesi var arī nebūt, var nebūt nepieciešami vispār. Ja? Un ko tad darīt? Ja? Šis varētu būt viens no tiem gadījumiem, kad mēs neplānojam, jo neatbilst. Mēs esam ierakstījuši tādēļ, ka nav tādi pieejami. Nav, bet mēs pat nezinām, vai valstī tādi kaut kad būs vai nebūs, un līdz ar to mēs nevaram paļauties. No mums neatkarīgi apstākļi faktiski. Ja? Šī ir tā situācija, ka tie no mums neatkarīgi apstākļi pilnībā, vai valstī tiks izveidoti šādi procesi vai ne. Un līdz ar to mēs neko šeit šī brīdī, tāpēc es iepriekš uzsvēru, šī brīdī neko neplānojam. Ja? Un šeit varētu... Te nevarēja uzlikt neattiecas, kur neatbilst? Protams, uzlikt arī neattiecas, bet tad ir jāmaina vērtējums, jo jums vērtējums bijis ielikts neatbilst. Jā. Protams, jo mēs jau nezinām, ja tagad vismaz būtu kāds tiešām politisks plānošanas dokuments par kaut ko tam līdzīgu, vai būtu vismaz kaut kādi kas man šodien ir ar valodu, kaut kā zinātu, kaut kas būs, kaut kas taps nākotnē, tad jā, bet tā kā mēs nezinām, tad uz jums tas neatiecas. Tas neatiecas. Tas tā loģiski, jo tas sarkanais mums ilgi stāvēs. Tieši tā. Līdz 27. gadam. Un neko tur jūs nevarat darīt, ja kaut kur valstī neparādīsies šādi procesi. Tad mēs jau varam mainīt. Es varu pateikt, ka varams neplāno veidot valstī centralizētus procesus. Tādi procesi varētu parādīties, ja, bet mēs pašlaik neko tādu neprognozējam veidot procesus centralizētus. Centralizēti procesi varētu būt ar pakalpojumu pārvaldību saistīti. Piemēram, Finanšu ministrija izdod kaut kādu kārtību, kas apraksta procesu par kaut kādiem finanšu norēķiniem
vai par metodiku, jā, jeb metodēm, kā tur aprēķināt pašizmaksu valstī vienot, nezinu. Es pašlaik ģenerēju idejas, jā, ar domu, ka valstī varētu parādīties arī, procesi centralizēti, kā konkrēti pa solītim darīt lietas procesi, jā. Jā, bet tas ir vienas jomas process, bet šeit es saprotu par visiem iespējamiem procesiem, ne tikai par finanšu. Tas bija kā piemērs, protams. Jā, jā. Līdz ar to es domāju, ka te varam mēs droši likt to neatiec, un ja gadījumā līdz 27. gadam kaut kas būs kaut kāds parādīsies, mēs jau šeit varam likt neatbilst, lai tās piezīmes paliek. Viss, to es tā saredzu. Paskatīsimies, kas šeit bija atzīmēts pie atkarībām. Sāksim ar to. Tātad pirmkārt normatīvais regulējums. Jā, viens, kas nav. Šeit gan nav runa par normatīvo regulējumu. Normatīvais regulējums ir nākošā sadaļa, jā. Šeit es domāju, ka ir tas normatīvais regulējums, atvainojos, ka varbūt tās iespējams tas ir kaut kāds ministru kabineta rīkojums par šādu izveidošanu ar vienotiem procesiem. Es tā domāju. Kādam jau tas tiktu uzlikts par pienākumu izstrādāt? Varam. Grūti teikt, jā. Tieši tā. Var būt un var nebūt, jā, šādi. Jā. Un tāpēc, ja jūs atzīmējat, ka neatiecas, tad faktiski tie krustiņi ir jāņem ārā, jā? Ņemat ārā, jā. Lūk, mēs trešoreiz ejot cauri, arī pārvērtējam, jā, un aktualizējam sākotnējo vērtējumu. Lūk, arī tādas lietas var būt, jā. Tur Inga vēlas kaut ko pajautāt. Jā, tūlītās es vienkārši atstāšu atbilstošāk arī to piezīmi, ko te Andrejs bija ierakstījis. Ja valstī tiks izveidoti vienoti procesi, pakalpojumu vadītāji, tad pielāgos, ja, un jā, ļoti pragmatiska un tāda reāla pieeja. Lūk, ja. Jā, Inga, klausamies. Jā, man ir jautājums. Ja mans pakalpojums ir maksas, un ar jauno gadu valsts iestādēm ir šis te vienotais pakalpojums centrs, jeb grāmatvedība caur valsts kasi, tad es šeit lieku un ar atzīmītēm, ja? Tad tas būs vienoti procesi. Jā, ja būs valstī vienoti procesi, kā darīt lietas. Tieši tā. Jā. Jā, paldies. Labi. Nākošais. Ja par valsti mēs īsti nebijām skaidrībā, vai kaut kas ir vai nav, un ja būs, tad skatīsimies, tādēļ pašlaik neatiecas, tad šeit ir par nozari. Nozari tas jau ir jūsu ministrija faktiski, ja? Un vai ministrija ir kaut kādus kopējus procesus izveidojusi, tikai konkrēti, ja nozarei saistoši, tātad pakļautības iestādēm, piemēram, ja? Un kas ir nepieciešams šeit atkal, ja? Tātad nepieciešams valsts, par normatīviem aktiem šeit varbūt nevajadzētu runāt, jo normatīvi akti būs nākošā nodaļa. Šeit ir atkal līdzīgi. Es atceros, tā, ka mēs runājām ar Andreju vai ar ko, tad palika tā, ka ir jānoskaidro, vai kaut kas tāds vispār ir, vai ir plānots, un ja nekas tāds nav un arī nav plānots nozarē, tad te varēja arī likt, ka neatiecas, ja? Jo tas neatbilst bija ielikts ar domu, ka mēs vēl precizēsim. Mēs nezinām, vai kaut kas tāds vispār ir plānots, un tāpēc atkal man ir tā doma tāda, ja, ka līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā, arī šeit mēs varam gaidīt, pašlaik ielikt, ka neatiecas un gaidīt, ja nozarē tiks izveidoti vienoti, ja, tad pakalpojumu vadītājs tur pielāgosies, protams, arī šiem procesiem. Bet šī brīdī nav par ko runāt, jo tādi nav konstatēti, nav apzināti. Un tāpēc šeit īsti par to neatbilstību varam arī aizmirst. Jo atceramies, ka toreiz, tā kā mēs runājām, es gan toreiz arī ieteicu, ja, tādās neskaidrās situācijās, kur vēl ir jānoskaidro, likt, ka atbilst daļēji.
ar domu, ka jāprecizē, jānoskaidro pēc tam, un tad jau jāieliek īstais situācijas vērtējums. Jo atbilst pilnībā un neatbilst pilnībā, tie ir tie ekstrēmie gali, kur tad ir jābūt tiešām skaidrībai. Ja? Te gan arī, mēs toreiz arī konsekventi mēģinājām ievērot, ne konsekventi, bet burtiski, ka ir pieejami. Ja? Mēs nezinām, vai ir izveidoti, to mēs nezinām, bet ir pieejami, un mēs konstatējam, pieejami nav. Ja pieejami nav, tad tā tehniski vērtējot, liekam, ka neatbilst, jo pieejami nav. Ja? Bet, ja pēc būtības vērtētu, tad mēs varam tomēr skatīties, ka faktiski jau mēs nezinām, vai tādi ir, vai tādi vispār būs. Šī brīdī tātad mēs precizējot esam konstatējuši, ka tādi nav, un tāpēc mēs varam arī nevis burtiski vērtēt, ka nav pieejami, jo tas mums neko nedod. Mēs tur neko nevaram pilnveidot, bet drīzāk, kamēr nav pieejami, tikmēr mēs rakstam, ka neattiecas, un tad, kad būs tādi, eksistēs, tad mēs jau varam vērtēt, ko mēs ar to darām, vai viņi mums ir pieejami, protams, vai mēs viņus arī lietojam un tam līdzīgi. Ja? Tā kā šādi, līdzīgi kā iepriekšējam, es arī šeit izņemšu ārā visdrīzāk pašlaik šos te krustiņus, jo ja reiz ir neatiecas, tad nav tur jāvērtē arī atkarības. Tā, ja nozarē tiks izveidoti, saistīti procesi, tad mēs pielāgosimies līdzīgi kā valstī. Ir šīs divas rindiņas skaidrs. Ja? Nākošais, pēdējais fakts, priekšpēdējais, ir izveidoti un pieejami iestādē vienoti specializēti jau procesi, kas ir paredzēti tikai iestādē. Šeit daļēji bija tādēļ, ka ir izveidoti pieejami procesi, tomēr to klāsts nenosedz visus pakalpojumu pārvaldības aspektus. Ja? Tas nozīmē, ka ko tas nozīmē tā praktiski? Pakalpojumu pārvaldības uzdevumi. Procesi jau parasti apraksta kārtību, kādā veidā ir jāveic kāds no uzdevumiem. Ja? Tie procesi kārtība. Ja? Un kamēr nav apzināti šie te uzdevumi, nav iestādē saprasts, kā tad mēs ko darīsim, kopumā iestādē. Ne tikai pakalpojumu vadītājs ar savu pakalpojumu, bet iestādē kopumā. Jo te ir runa par iestādes centralizētiem procesiem. Un tādi var būt, piemēram, ja iestādē ir jāveic pakalpojumu saņēmēju vajadzību noskaidrošana, tad ne jau katrs pakalpojumu vadītājs veidos savu procesu. Šāds process ir iestādē kopējs, ar kuru jau tad saskaņā tiek veikt šīs klienta aptaujas un tam līdzīgi. Ja ir jārēķina šī pašizmaksa, pakalpojumiem iestādē atkal, tas ir viens process iestāde, kā kura iestāde to dara, vai arī, ja ir jārisina incidenti, pieejamības pārtraukumi pakalpojumiem. Skaidrs, ka tas ir iestādē viens kopējs process, saskaņā ar kuru tad visi pakalpojumu vadītāji to dara. Ja? Un tāpēc ir skaidrs, ka šādi procesi pagaidām nav izveidoti, un tie vēl ir tikai jāveido. Un tikai tad šie procesi būs pieejami. Šeit, lūk, šādām lietām, tagad atkal visiem uzmanību, ja? Tur, kur ir atkarīgs no iestādes centrālajām lietām, kopējām, tur faktiski pakalpojumu vadītājiem būtu jāprasa pakalpojumu kopuma vadītājam, kas ir atbildīgs par iestādes šiem kopējiem procesiem, kad tad būs? Kad būs sakārtoti kaut kādi galvenie iestādes koplietošanas procesi. Skaidrs, ka atkal, varētu būt, ka tie procesi jau tiks veidoti ilgi, daudzu gadu garumā. Ja ne jau tā, ka vienā dienā viņu nav, un otrā dienā pēkšņi tie procesi visi būs uzzīmēti, aprakstīti un sakārtoti. Nē, tā tas nenotiks. Un tāpēc iestādē tos procesus veidos pakāpeniski, gan jau vienu, tad otru, tad trešo, un tas var vilkties ilgi, daudzu gadu garumā. Tāpēc par iestādes procesiem te ir jābūt uzmanīgiem.
Mēs nevaram gaidīt, kad visi būs pabeigti daudz gadu garumā. Nē, te mums faktiski ir pašiem jāpieņem lēmums, kad mēs sāksim kaut ko darīt. Tā es to atvēršu, kas šeit bija atzīmēts. Pirmkārt, kompetences, ja trūka. Trūka kompetences. Palasīsim piezīmēs, kāda veida kompetences trūka. Trūks zināšana, joprojām iestādes kopējie procesi. Tātad te varētu būt runa par to, ka trūkst kompetences pakalpojumu kopuma vadītājam, ja, kurš varbūt nav izstrādājis iestādes Vienotos procesus. kaut kādus centrālos procesus. Bet vai mēs šeit vērtēsim iestādes kopuma vadītāju kompetences? Drīzāk jau nē. Mēs šeit varētu runāt par savām kompetencēm, kuras mums trūkst. Tā ir pirmā lieta. Un otrais bija pie darbībām. Ja? Tātad, kas mums bija pie darbībām? Nemitīga pilnveida uzdevums. Netiek veikta, tāpēc nav izveidoti procesi. Kurš no kura ir atkarīgs? Vai procesi nav izveidoti tāpēc, ka nenotiek pilnveida, vai arī pilnveide nenotiek tāpēc, ka nav procesi? Vai te atkal nav runa par virzieniem? Nē, kaut kādi attiecībā uz manu pakalpojumu, ja, ir process izveidots, tāpēc arī tas daļēji, kurš parāda, kā mēs rīkojamies, ja, sākot ar iesniegumu saņemšanu. Ja. Stop. Tas ir par jūsu pakalpojumu. Jā, tā ir par iestādi. Tā ir nākošā rindiņa. Un tur lūk pakalpojumam specializēti. Un tur atbilst pilnībā. Šeit ir runa par cita veida procesiem. Tie ir tie iestādē kopīgie procesi, saskaņā ar kuriem visiem pakalpojumu vadītājiem ir jādzīvo ikdienā. Ja? Kā ir izcināt incidentus, kā noskaidrot vajadzību. Nē, nav tas, jā. Un tādi. Tie nav jūsu, tie ir iestādes procesi, kuriem būtu jābūt, ja? Un kuri netiks veidoti, kurus parasti neveido katram pakalpojumam atsevišķi. Tie ir kopējie, es sapratu, jā. Vienu tādu iestādē uztais kvalitātes vadītājs vai kas jau, un tad visi pārējie saskaņā ar to iestādes procesu arī dzīvo, ja? Uzvedās atbilstoši. Par to te ir runa. Un tāpēc šeit atkal, jā, man ir grūti komentēt, ja šo te krustiņu šai vietā fiksim, jo tāpēc, ka nenotiek nemitīga pilnveida, tāpēc iestādē nav izveidoti, varētu būt, ja, varētu būt arī šai virzienā. Ja. Un tad ir jautājums, kad tad būs izveidot iestādē? Kad tad būs, jā? Te jāprasa Andrejam. Viņš ir tas, kurš veidos, ja, kopējos procesus. Viņa nodaļa, jā. Viņa ir kvalitāte. Jā, inspekcijā ir izveidoti kaut kādi procesi ir, tomēr daļēji tikai, un pārējās tikai trūkst zināšana par procesu veidošanu, tas ir pakalpojumu. To varētu pakalpojumu kopuma vadītājs savā vērtējumā likt, ka viņam nav kompetences, lai veidotu tādus procesus. Ja? Tā kā to mēs droši vien tomēr šeit neminēsim, kā iemeslu pakalpojumu vadītājiem savukārt tā nepieciešams papildināt zināšanas, pakalpojumu tādējādi veicinot nepieciešamos apstākļus. Jā, bet te mēs nerunājam par nemitīgu pilnveidu. Tiešām ir sajūta, ka šeit mazliet tie virzieni laikam ir. Tur nevajadzētu drīzāk likt pašā sākumā, kur tie zilie sākās. Saprot, ja tu sakrīt šitam uzdevums ar augšējo sakrīt, tas pirmais no zilās. Tā. Un tad, kad tu atbildīgais būs no iestādes viens, piemēram, tas kvalitātes vadītājs. Es piedāvāju krustiņu likt zilajiem rūtiņām pa kreisi pirkām.
Tas laikam PU21 vai kas Jo tur tur, ir? kur ir P, tas ir, viņi sakrīt, tas ir tā pretpīta, par ko es runāju iepriekšējā reizē, es izpodu šo. PU12. Jā, šitas ir tas, kur viņš der. Un te būs tas atbildīgais, nebūs konkrēti katrs pakalpojumu vadītājs, bet te būs tas iestādes kvalitātes vadītājs kopā ar to pakalpojumu lopu vadītāju. Kas to varētu darīt? Un šādā veidā. Bet šeit mēs runājam par attīstības plāniem, ja? Tāpēc, ka netiek veikti attīstības plāni, diez vai tāpēc, ja mēs neveidosim kaut kādus procesus. Nē, nu šeit varētu būt šis P21. Gan uzturēšana, gan izveide, gan attīstība. Jo zem attīstība, nē? Es domāju, ka nevajag tur mēģināt baigt pievilkt. Nu, kaut ko mēs tagad mēģinām atrast, ko varētu. Tam jābūt dabiski, jā, uzreiz skaidrs. Jā. Bet mēs pašlaik mēģinām. Varētu būt, varētu nebūt, Jā. varbūt, ka liekam. Tā tas, nu, diez vai ir vērts to darīt, jā. Jā. Un tāpēc drīzāk, jā, nu, te ir atkal faktiski, jā, tātad kompetences. Mums palika kompetences. Mēs sapratām, ka šeit ir kompetences, lai būtu izveidot iestādē specializēti, tad ne jau pakalpojumu vadītājiem trūkst kompetences. Ja? Kompetences varbūt trūkst tam pakalpojumu kopuma vadītājiem, bet to mēs šeit nevērtējam, viņa kompetences. Šeit mēs varētu runāt par savām kompetencēm. Ja? Un šeit drīzāk, ja, nu tātad, kas tad varētu būt? Ar iemeslu, ja, ka daļēji tikai, ja, ir izveidots un pieejams specializēti. Jā, pakalpojumu vadītājs. Kur ir pakalpojumu vadītāji iesaisti šajā? Pie procesiem? Procesi. Ir izveidoti procesi tādēļ, ka nav procesi. Vai nu partneris? Nu jau kolēģis. Nē. Te varētu būt, ja? Partneri ne, jo to es jau veidoju, jūs paši veidot. Pie procesiem varētu būt, lūk, ja? Nav pieejami. Tātad, nu, mēs rakstam atbildes daļēji, kādēļ vērtējot. Tādēļ, ka kaut kādi procesi ir, kaut kādi nav. Nav izveidoti kaut kādi, ja? Un tādēļ, ja mums, nu, daļēji tikai ir pieejami šie vienotie procesi, jo viņi nav pieejami. Faktiski jādace ļoti labi, jā. Mēs rakstam, ka procesi, tikai tad mums komentāros ir jāprecizē pakalpojumi atbildes daļai, jo inspekcijā ir izveidoti kaut kādi procesi, tomēr to klāsts pilnībā nenosedz visus pakalpojumu pārvaldības aspektus. Ja? Un tāpēc te nav runa par kompetencēm. Te jau ir faktiski, te jau bija uzrakstīts tās, ja? Ka vienkārši nav izveidoti tie procesi centralizētie. Centralizētos procesus neveido pakalpojumu vadītājs, tādēļ šeit vienkārši, nu jā. Jā. Lūk, un tādēļ es šeit piekopēšu to pašu, kas bija iepriekš līdzīgi. Es domāju, ka mēs ļoti tagad labi aktualizēsim to situāciju. Tātad vērtējumi daļēji, jo nav visi, ja iestādē tagad, tiks izveidoti vienoti ar pakalpojumu pārvaldību saistīti procesi, pakalpojumu vadītājs pielāgos pakalpojumu vadību atbilstoši šiem procesiem. Ir ļoti korekti pašlaik, ja? Jo mēs vienkārši gaidīsim, kad pakalpojumu kopuma vadītājs izveidos tos citus procesus, un tad mēs pielāgosim savu darbību. Bet tagad, ko tad mēs varam skatīties no pilnveides skatu punkta? Ja? Mums būtu pašlaik tikai jāprognozē, jo mēs nevaram, nu, mēs neesam parunājuši ar pakalpojumu kopuma vadītāju, kā viņš plāno veidot centralizētos, iestādēt centralizētos procesus. Gan jau, ka tā kā es teicu, pakāpeniski, droši vien vairāku gadu garumā, viņi nāks pakāpeniski klāt, bet te būtu jāsaprot, kopīgi ar viņu pārunājot, kas varētu būt tie galvenie un sākotnējie svarīgākie koplietošanas procesi, kas iestādē nu vēl tiks veidoti, un tad jau viņam būtu jāprognozē termiņš, kad
viņš plāno, ja, nu ne jau visus, ja, bet sākt ar tiem svarīgākajiem, kad būs šie te, un tad jūs varat no tā brīža arī sākt uzskatīt, rakstīt, ja tos sākuma termiņu, ja, šīm te darbībām, ja, ka iestādē ir izveidoti un pieejami, kaut kādi šie te darbības procesi. Tagad sapratīsim tūlīt, kurā no pozīcijām mums būtu jāieliek datums. Pagaidām mēs nevaram datumu ielikt, jo, lai šo plānotu, šis ir viens no tiem jautājumiem, ko vajadzētu pārunāt pakalpojumu vadītājiem ar pakalpojumu kopumu vadītāju, jo tas ir centralizētās lietas. Un tad pilnvērtīgi savā plānā, no tā ir jāvadās. Tas ir jāņem vērā. Mēs nevaram vienkārši izdomāt kaut kādu datumu. Ja? Protams, jā. Un tāpēc, no kura brīža varētu būt? Šeit ieliks jautājumu zīmīti. Šeit. Jā. Ja, lūk, jo šī ir tā vieta, kur varētu būt tas datums, nevis kā vienreizēja akcija, jo, lūk, šie 3 ir tie jautājumi, no kura brīža faktiski būs tie procesi pieejami. Ja? Nevis, ka viņi ir izveidoti un pabeigti, vairs nav pieejami. Nē, ja viņi ir pieejami, tātad viņi no kaut kāda brīža sāk būt pieejami, un pēc tam mūžīgi mūžos ir beigti. Šeit vajadzētu atzīmēt, pārunāt. Jā, es savu arī. Es jau pierakstīju atsevišķi. Pārunāt ar pakalpojumu kopumu vadītāju, ja? Es pierakstīju, jā. Jā. Jebkurā šajā gadījumā mēs sagaidīsim, nevis kā iepriekšējā valsts līmenī un nozares līmenī. Šeit būtu jābūt kopuma vadītājs. Kopuma vadītājs. Un šeit visdrīzāk arī nevajag ne partnerus, neko, ja, jo tā ir iekšēja lieta, ja, kad jūs to vienkārši izdarīsiet. Es atstāšu to rindiņu vaļā. Šodien mēs šai vietā arī beigsim. Būtu ļoti labi, Dace, ja jūs varētu līdz nākošai nedēļai pamēģināt parunāt ar pakalpojumu kopumu vadītāju, kā viņš redz situāciju, jo tad jau mēs varētu šeit iespējams arī ielikt kaut kādu ticamu datumu, ja? Kad varētu būt, ja šie te kaut kādi galvenie daži, kaut vai 1, 2, 3 kopējie procesi, ja, par kuriem viņam savukārt būtu jādomā. Lūk. Tāda ir šī te, darbošanās ar plānošanu, ja, ka mēs skatāmies tās atkarības, tad mēģinam arī likt, ja, šos te datumus. Šodien bija pirmā nodarbība. Metodika. Sākam pierast. Nākošu nedēļu turpināsim. Labi. Šodien beidzam. Paldies. Jā, liels paldies jums. Jā, jauku vakaru, uz redzēšanos. Paldies.